Čau visiem! Ar jums atpakaļ ir podcasts Fotogrāfu sarunas, epizode numur 6, un šodien pie manas studijā ir iespējams Latvijas titulētākā kāds fotogrāfa Inta Lankovska. Čau! Čau! Normāls pieteikums. Ļoti īsi un konkrēti, bet tā nav melots, man liekas. Es patās tieši pirms tu nāci, es skatījos mājaslapā, lasīju, un tur nevarēju saskaitīt visas tās nominācijas un visādas lietas, kur tu esi dabūjusi kaut kādu atzinību. Forši? Nesūdzos. Vai ne? Nesūdzos, jā. Ir tas prieks un gods būt godalgotē. Nu, ko, Int, katrs fotogrāfs sarunas sākās ar vienu to pašu jautājumu. Atgriezīsimies pie taviem pirmsākumiem. Mēģini atcerēties un izstāsti, kā tu sāki bildēt, kādi ir tie pirmsākumi, kaut kādi pirmie iespaidi, kāpēc tu vispār es neesmu šokēta, ka šis jautājums ir nācis. Es klausos podcastu, es zinu, ka, bet tas stāsts ir tāds diezgan klasisks tādā ziņā, kad es biju tīneidžeris kaut kādā, es neatceros tieši, cik man bija gada kaut kādā, es gribu teikt kaut kādā 14, 15, un es gāju teātra pulciņā, un tur bija, tur kaut kā tā draugu kompānija, un tajā draugu kompānijā bija viena man draudzene, kas bija, man viņa likās vienkārši uber cool, un viņa fočēja ar filmiņus, viņai bija filmiņu kamera, un man likās, so cool. Un tad kaut kā viņas iespējām, man likās, ka man arī vajadzētu. Un tad kaut kāds ar ģimenes draugiem es dabūju filmiņas kameru, man atdeva kaut kāds ģimenes draugs, viņam bija tāds vecs Kievs, jā, nav klasiskais zenīts, jā, es zinu, bet viņš, es līdz šai dienai, tā kamera jau ir, diemžēl, kritika, tur ir viss slikti, es esmu mēģinājis viņu labot kaut kāds vairākas reizes, viņa nav izmesta, jo es nepadodos, ka es varbūt vienu dienu maģiski es to atrisināšu, jo tas dzidrums un tās krāsas, kas tur ir, es joprojām man ir, tā, varbūt tas ir kaut kāds arī nostalģiskās atmiņas no bērnības, bet, man joprojām sirds sāp, ka man tā kamera ir saplīsus, bet, jā, tad es dabūju to filmiņas kameru, un tad es tā kā sāku tādā hobija līmenī interesēties par to. Cik sen tas bija atpakaļ? Vairāk kā 20 gadus atpakaļ. 23. Labs. Jā, 23 gadus atpakaļ. Un tad reitniec, cik man ir gadi. 23, jā, ok. Un tad tas bija, bet tas bija tīri tās tiešām super, vienkārši man likās, ka tas ir forši vienkārši, jā, tieši tik intelektuāli tas bija. Un tad fast forward kaut kāds, 3 gadus aptuveni, es saņēmu tādu savu pirmo lielo algu, kas man bija tajā pirmais tāds lielais nopietnais darbs, un tad es izdomāju, ka tas tā lieta, kur es viņu likšu to algu, būs kamera, digitālā kamera, jo man likās, ka man vajag kaut ko, kas ir tāds efektīvāks, tā hobija tādā, praktizēšanai. Jā. Un tad es nopirku Canon 400D, man liekas, es baigi slikti atceros visus tos ciprus un tās, bet man liekas, tas bija kaut kāds ar 400D, ar klasisko 18-35 mil un ar skaisto kaut kādu 3,5, vai arī varbūt nezinu, F4, ar sliktu F katrā gadījumā. Un tad tā arī, tad es pārgāju vairāk uz to digitālo, un tā tas kaut kā panesās, bet tas vienmēr bija tāds hobijs, tas nekad nebija tāds apsvērums, kad es būšu fotogrāfe, bet tā tas sākās. Ok. Un kādi ir tie, teiksim, kaut kādi, kurš bija tas, respektīvi, kā tu tiki līdz tam, ka tu tagad, tu esi tas pilnu laiku fotogrāfs, darbojies savā nišā ļoti veiksmīgi. Kā tu līdz tam tiki? Ja, sākumā tas tāds tā kā hobijs, ok, bet sanāk, tad tu visu laiku, tā kā tev tā kamera visu laiku kaut kur tur figurēja. Lēni un pacietīgi. Okay. No sākuma tas nekad nebija mans mērķis, ka es būšu fotogrāfa, jo man bija tāds ļoti super Latvian practical tāda domāšana, kad tas nav darbs. Tāpēc pat neapsvēru. Tāda ļoti klasiskā audzināšana, kad darbs tas ir kaut kas, kur tev ir mēneša alga un nevis kaut kas tāds radošais un tā. Es arī mācījos, kad skolas laikā es mācījos humanitārijās, man patika ļoti visas tās humanitārās zinātnes, es gāju valodniekos,
Bet tad man bija tāds notikums, ka es satiku jau savu vīru, kurš ir polis, kurš nedzīvo Latvijā. Un tajā mirklī, kad es ar viņu iepazinos, viņš dzīvo Londonā. Un tad mēs kaut kādu gadu, mēs iepazināmies Rīgā, un tad kaut kādu gadu mums bija tāds long distance attiecības. Un tad kaut kādā mirklī mēs sapratām, vienam ir jāpārceļās. Un tajā mirklī, kad tu esi jauns un tev ir 20, protams, viņš negribēja pārcelties uz Latviju, kad tu dzīvo Londonā un tev ir metropoli un iespējas un tā tālāk. Tad es biju tā, kas pametu universitāti tajā mirklī un tad pārvācos uz Londonu. Un tad šis bija tas manuprāt, viens tāds pagrieziena punkts, kāpēc es nonācu tur, kur es esmu, jo es pametu mācības šeit, tajā ar to savu kastītes domāšanu, ka tagad man būs tā mēneša alga, pārvācos uz turienu, un tur es varēju mācīties jebko. Ja Latvijā tomēr ar tādām kreatīvajām izglītībām labi, tagad varbūt ir bišķi labāk, bet tos 20 gadus atpakaļ bija stipri švakāk. Tu varēji pa lielām mākslas akadēmijā iet mācīties, bet es nemāku zīmēt. Es varētu tev tagad uz kociņiem, un tas Magic Man uzzīmēt, un es esmu tiešām super basic zīmēšanā. Tāpēc tas akadēmija vispār nekādā pat manos wildest dreams neeksistēja. Bet tad, kad es pārcēlos uz Londonu, es varēju mācīties jebko. Tā kā burtiski jebko. Bet arī bija grūti iziet no tās savas kastītes domāšanas. Man likās, man ir kaut kāds, kuras tad es dabūšu to darbu. Es zināju, ka es gribu mācīties kaut ko kreatīvu, jo es tagad pēkšņi varu mācīties kaut ko kreatīvu, ja man ir iespēja. Bet reāli, ko man bija grūti izvēlēties. Un es nezinu, kāpēc man tā kā 1+1 nebija 2, kad es negāju. Man pat neienāca prātā, ka es mācīšos fotogrāfiju. Es biju domājis, ka es mācīšos tā kā filmu industrijā kaut ko, un tad es jau sāku skatīties universitātes, un kādas programmas ir pieejamas, un lā. Un tad Rādeks bija, mans viesis bija tas, kurš teica, bet kādas filmas, kāpēc tu vispār fotogrāfiju mācīties? Un tu par to runā, tu par to interesējies, tu visu laiku kaut ko ķibinies ar kameru, un bija tāds, that's a valid point. un tad pateicoties viņam, man bija tāds, es iešu mācīties fotogrāfiju, jo pēkšņi es to varu darīt. Un kāpēc nē? Un tad es iestājos Londonā universitātē. Tur arī bija varbūt tāds labs pagrieziena punkts, jo tā kā Londonā es arī, protams, strādāju, lai sevi, lai tur nevar nestrādāt tā dzīvot zaļi. Man vajadzēja savas mācības apvienot ar universitāti. Un tad līdz ar to man bija tikai 2 nepilna laika klātienes iespējas. Un viena universitāte bija tāda riktīgi, skaitījās tāda kotējās un baigi labā, bet viņa bija ļoti tālu no mājām. Un pirmā lekcija sākās 8 no rīta. Okay. Un tad otra universitāte bija 5 minūtes no mājām. Un sākās 10 no rīta. Un tad tajā arī Krutijā universitātē bija 120 cilvēku grupā. Un tad tajā blakus mājas universitātē bija 30 cilvēku grupā. Tā kā vienā gadā. Un man kaut kā tas liekas, jāiet taču uz to krutāko universitāti. Bet kaut kas man galvā nosrādāja, ka galā, ka man ir 5 gadi tas jādara, ka tas praktiskums, viņš beigās viņam būs nozīme. Un man liels prieks, ka es izvēlējos tieši to parasto universitāti, jo pēc pirmā gada kaut kādi 50% cilvēku atbira, kas man likās arī tā ļoti, ļoti jocīgi, jo tā nebija grūta universitāte. Latvijā universitātē tu mācies, tev ir sesija, tev ir visu laiku jātur tas tonus. Tur mums bija 3 lekcijas nedēļā, un tad gala darbs nebija sesija, tur vienkārši esēja bija parasti jānodod vai kaut kāds praktiskais darbs jāuztais. Tiešām viegli. Un un tāpēc, ka mēs bijām tik maz, mums bija superīgs tāds one-on-one, tas izveidojās tāds connections ar pasniedzējiem. Viņi zināja, kas mums patīk, viņi zināja, kas mums nepadodās, kas mums padodās, un mēs tiešām varējām to izglītības procesu pielāgot sev, kas bija, kad vēl tā varētu. Tur bija arī universitātē tādas tehniskas labas iespējas, ka mums tur bija filma, kaut arī izglītība, tas programma saucās Digital Photography, bet mēs kaut kādu gadu sēdējām laboratorijā, attīstījām filmiņas un darījām visu ar rokām, kas bija superīgi. Un tā bija fantastiska pieredze. Mums arī bija prakse 3. gadā,
kur mums vajadzēja iet praksē, kaut ko fiziski meklēt, skatīties, izmēģināt visādas iespējas. Un tad es kaut kā izdomāju, ka tā mana prakse būs pasākuma bildēšana. Un es liku tādā SS stila sludinājumu tur, kad es tagad visu kaut ko vajag māku fočēt, vai es māku tajā mirklī, es nezinu. Bet es tā diezgan, vajag to pieredzi, vajag tas, kaut kā tas viņi ir jādabū. Kāds bildes es izmantoju kā portfolio paraugu, es vispār neatceros, vai viņas man vēl kaut kur ir, droši vien, ka arī nē, bet kaut kā bija dažādas, saņēmu dažus piedāvājumus, un ap to laiku es biju nofočējis jau savas pirmās kāzas draudzenē. Tad man bija kaut kāds tas vienas tās kāzas, kā portfolio paraugs. Jo es biju tā viena draudze, viņa bija precējusies 2009. gadā, man vecā klases biedrene, un tad es jau to biju izdarījis, līdz ar to man bija tā kā vienas kāzas portfolio, un tad es arī, man liekas, sevi arī kā tādu event/kāzu fotografu arī pozicionēju. Un kaut kā caur to sludinājumu bija pāris cilvēki, kuri mani nolīga tādā veidā. Un tad es tā pamēģināju, man patika, bet tad vēl viens pagrieziena punkts, mums jau tāds kvadrāts sanāk, bija strādāju restorānā, mājas darbā, un man burtiski ir pusdienu pārtraukums. Un es tagad sēžu, ēdu savas pusdienas, tur kaut ko scrollēju telefonā no sērijas vai kas tur, un man zvana telefons. Sveicināts, halo, nepazīstams numurs, un sveiki, vai jūs fotografējat kāzas? Jā, fotografēju. Jā. Ok, vai jūs esat pieejama? Jā, esmu, bet par kuru datumu mums iet runa? Nē, vai jūs esat pieejama tagad? Kas tieši notiek? Tad man zvana fotogrāfs, kurš ir nokļuvis autoavārijā. Viņam viss ir tā kā ok, viņš nav cietis, bet viņš brauc uz kāzām. Viņam nav šobrīd iespējas turpināt ceļu, un viņš burtiski meklē kādu, kurš var ielikt mašīnā un doties viņa vietā safotografēt šīs kāzas. Un man tā bišķītiņ jau sirds citās no tās domas vien, bet es domāju, ok, labi, jā, es jau domāju galvā, ok, tātad tehnika man ir uzlādēta, viss labi, tātad vēl viens labs punkts par to, kad vienmēr jābūt mājās uzlādētai, gatavai tehnikai, sapakotai. Man tas tā parasti nenotiek, bet kaut kā tajā mirklī tas tā tieši bija. Un es piekritu. Un tas bija, es nofotografēju šīs kāzas, kas tā bija man pirmā pieredze, viņas bija musulmaņu kāzas, līdz ar to tur bija pavisam savādāks tas tā pati reliģiozā ceremonija, tas bija pilnīgi jaunums man bija. Es nezināju, kas ir tie mirkļi, kas ir svarīgie, kas ir jābildē tās ceremonijas laikā. Bet tas fotogrāfs, viņš man iedrošināja, ka viss kārtībā, tur būs videooperatori no viņa puses arī, tad viņa man tā kā teiks, kas ir tagad tas, kurš tagad šito jānobildē tagad, jā. Un mēs ļoti forši sastrādājāmies, un kas bija interesanti pēc tam, izrādījās, ka tam Džekam ir tāds kā production studio, un viņam ir vairāk fotografi, un viņam ļoti patika, kā es biju nobildējusi. Un es pieņemu, tas ir tāpēc, ka man nebija šīs informācijas īstenībā, kā tradicionāli šīs kāzas ir jābildē, un viņām gribot, negribot, ir kaut kāds bišķītiņ tāds tradicionālais redzējums, viņas ir tāds daudz fotografiski konservatīvākas, īpaši tajā laikā, un es pieņemu arī tagad. Un viņam ļoti patika es biju vairāk tāda reportāžu stilā to visu izdarījusi, jo tas bija veids, kā es bildēju, es nezināju, kā vajag, Un viņam ļoti patika, un mums izveidojās sadarbība. Un tad mēs strādājām tā, ka viņš man piespēlēja kāzas, es viņam atdevu rāvus, viņš apstrādāja visu, izdarīja visu darbu. Es varēju tās bildes izmantot savām nepieciešamībām arī. Bet pa lielam tā bija tāda pēkšņi intensīva prakse, ka es varēju bez iespringuma vienkārši sākt fočēt kāzas. Un tas viss paralēli mācībām skolā? Paralēli mācībām, paralēli darbam. Un tad... tas bija daudz. Sanāk, Čāls brauc bildēt kāzas, iekļūst avārijā. Un kā viņš to samēc ar to sludinājumu? Caur to sludinājumu, caur to SS. Tas labs, viņš ieskļūst avārijā un tu atver vaļā un sāc meklēt, kurš. Jā, tā arī bija. Un kāda iespēja, ka tieši tu uzdursies tev virsū? Ļoti labs stāsts. Tieši, un here I am. Okay. Un tad lēnu garu.
Un tas viss ir tā lēnītēm. Šis ir, jo es to sludinājumu vēl pēc tam kaut kādu, tā praksa beidzās, bet es to sludinājumu turpināju likt, jo man nebija vēl mājaslapas, man liekas, nekas tāds. Un tas bija tāds labs avots, kā dabūt tāds vienkāršs kāzes, bet, tas kā man bonus, tāds weekend darbiņš bija ideāli. Un tad tā lēnu garu es čubināju. Un tad tas pamatdarbs kaut kādā mirklī kļuva par apgrūtinājumu. Un tad es sapratu, ka viņš man neatmaksājas vairāk, kad es to laiku, ko es pavadu, man bija forši arī tie priekšnieki, viņi ļoti saprata, ka šis nav mans sirdsdarbs, ko es tagad darīšu, ka fotografija ir tas, ko es jau esmu tā sapratusi, ka es īstenībā gribētu šajā nozarē strādāt. Un tad viņi bija ļoti pretīmnākoši tādā ziņā, ka es varēju no pilnlaika klātienes darba lēnu garu samazināt to savu slodzi. Viņi man nāca pretī tādā ziņā, kad beigās man bija ļoti grūti to drošības saliņu atlaist. Man liekas, beigās man bija kaut kā strādāt svētdienās vienreiz nedēļā. Tā, lai ir kaut kāds tāds, kad pie kaut kā pieturēties. Bet beigās sapratu, ka... Zinām situācija, tā ir. Bet tad beigās sapratu, ka jālaiž vaļā un, īstenībā jau sen jau viss ir droši. Vienkārši, jāuzticās pašai savu. Un tad es pārgāju uz full-time jau kāds fotografēju, un tad es teiktu, cik es tagad, man tie visi gadi īpaši pēc Covid, es nemāku reiķināt vairs gadus. Un tad kaut kāds, 3-4 gadus, man liekas, es fotografēju Londonā, tikai kāds fotografiju. Labi, melots. Tajā laikā es arī bildēju kaut kāds, pa laikam kaut kāds pasākums, ģimenes arī tur, grūtniecības sesijas, kaut ko tāda plašāka spektra. Tā teikt, profesionāls biju. Un tad ar laiku palika vairāk tās kājas, tad man bija ģimenē situācija, man mamai tur bija nevisai veselība, vajadzēja pārcelties atpakaļ uz Latviju. Tas bija tāds, labi, tagad, visa tā uzbūvētais, tas bija 14. gads, ka mums bija, tas lēmums, ka mums ir jāpārceļās. Un tad tas bija tāds saviļņojošs notikums, jo vajadzēja Jūs kopā atbraucāt uz Latviju? Jā. Un vajadzēja savākt visu to savu iedzīvi, bet es domāju tādā arī darba ziņā. Tagad par mani neviens te nezina. Un tad atbraucam pilnīgi no nulles. No nulles, pēkšņi, tad man ir viss tas zīmols, viss tā sava, kas es esmu, kā prezentēju, kā fotogrāfs. Pēkšņi man bija jāpārceļ uz Latviju. Un tad es biju tā ļoti sasparojusies un pusgadu tur liku visādas Facebook reklāmas un, to saturu tur mēģināju mainīt un tā. Un ļoti raiti arī pieteicos Latvijas kāds fotogrāfu asociācijā tajā laikā. Un tad ar turien arī varēja just ļoti daudz tos kontaktus dabūju. Un tad es pieteicos arī viņiem konkursā. Un man tiešām, es atceros to sajūtu, kad, un tas bija pirmais gads, kad es uzvarēju vispār kaut kādu konkursu. Un tad es uzvarēju šo Latvijas kāds fotografu gada balvu, un man bija tāds, kurš tas, ko 14. Tas ir 14. gads. Tas bija 14. gads, tā ir tā pirmā balva. Un kāda ir sajūta? Nezinu kā, bet tā sajūta bija tik weird, jo es pilnīgi jūtu to zāles, Kas tā tāda? Jo es jau biju nofočējusi kaut kādas kāzas Latvijā atbraukusi, bet pieteikusies es biju ar visādām kāzām, bet varēja, jūs nevienu nezināja. Un riktīgi zālē bija tāds, bet tādā ziņā es to neuzsveru nekādu personīgi, nekas tagad jau. Pēc tam jau, protams, iepazināmies un viss jau kārtībā. Bet tā sanāca bišķīt viņa ienākt ar tādu tarā! Bet tas noteikti ļoti, ļoti palīdzēja visam tam migrācijas procesam. Jo mēs pārvācamies 15. gadā, uzreiz īsi, burtiski tā balva bija kaut kādā, viņi tā kā ar retrospekciju uz iepriekšējo, līdz ar to tā balva bija 15. gadā. Un tad, bet 15. burtiski bija tā balva, un pēc 2 mēnešiem mēs bijām jau Latvijā. Un tagad jau ir 9 gadi drīz būs. Jēzus. Jā, vai ne? Un tad tagad te. Tas bija ļoti garš stāsts. Bija interesanti katrā ziņā, bet atgriežamies bišķi atpakaļ par tām mācībām Londonā. Jo man liekas, ka daudziem
ir šīs te, domas iet tā kā studēt tieši fotografiju. Un Latvijā, cik man zināms, nekas tāds, kaut kas tagad, kā jau mēs runājam, kaut kas varbūt ir gājis uz priekšu, kaut kas nopietnāks ir. Iepriekš tas bija tāds, tur kaut kāds Biruts Magils, tā fotoskatās, bet tas ir, bet tā ir, tā kā privāta skola, tā nav tā kā, un tas vairāk tā kā kurs. Kāds ir tās mācības Londonā, tā kā, kāda ir tā studenta ikdiena, un vai tev tā kā, vai tev tas tiešām nāca par labu, no profesionālā viedokļa, tā kā, kāds tev pašai sajūtas ir no tām mācībām? Vai ir bijis vērts vispār? Jā, bija vērts, 100% bija vērts, jo tas man atvēra tās iespējas un arī kaut kādā ziņā mainīja viedokli. Jo es, kad sāku mācīties, es biju pārliecināta, ka es būšu modes fotogrāfe. Okay. Nekad. Labi, nekad nesaku nekad. Kāpēc modes fotogrāfe? Tāpēc, kad, es nezinu, man kaut kā lika, jo es pieļauju, ka tas ir vienkārši tas, ko tu redzi visvairāk. Tas ir tas, ko tu redzi uz ielas, uz reklāmām, žurnālos. Tas ir tāds, visvizuāli pieejami. Kaut kādā ziņā varbūt pat tāda ļoti pieejama fotogrāfija, kurā tajā pašā laikā ir radoša un skaista. Un tajā mirklī man likās, tas ir tas, protams, kad uz kaut ko, ja gribās tēmēt uz munaveģi, tad tas ir tas īstais lielais iedvesmojošais, uz ko iet. Līdz es to pamēģināju, un es sapratu, ka tas ir totāli nav mans. Kad tas ir daudz vairāk par komandas darbu, par struktūru, ka tā fotogrāfija īstenībā ir tāda maza daļa no modes fotogrāfijas. Bet kas mani vilina fotogrāfijā ir šis kaut kāds tas medības elements, kad tagad tā kadra noķeršana, kad es tagad ar savām zināšanām tajā mirklī uzkonstruēju kadru. Yeah. Tas ir tas, kas man ļoti piesaista fotogrāfijā. Un modes fotogrāfija tur tas nestrādā. Tāpēc, bet bez universitātes es nebūtu uzzinājis, jo mums bija kaut kāds, es tagad neatceros īstenībā, tas bija kaut kāds kurs vai kā tur bija, bet, jebkurā gadījumā es biju pamēģinājusi. Mums bija, tur bija, universitātē bija modes departaments, un mēs varējām sadarboties, taisīt kaut kādas tur tās sesijas viņiem, jo viņiem vajadzēja, lai mēs kaut ko uztaisam tiem modes departamentam, un tad mums bija tās sadarbības. Tas sapratu, ka man nepatīk. Okay. Bet atgriežoties par jautājumu par universitāti, es pilnīgi domāju, ka priekš manis tas bija tā vērts. Bet es domāju, tajā pašā laikā, kā jebkura universitāte, tas ir atkarīgs no katra cilvēka. Ja tu tagad nāc uz universitāti un sēdi un tagad domā, tagad iemāci man. Yeah. Vai tas notiks? Nē, tas ir atkarīgs no katra cilvēka. Es nezinu, ja tu mācies būt par, es nezinu, fitness treneri, ja tu tagad sēdēsi un tikai skatīsies, bet ja tu pats iesi un interesēties un praktizēsi un darīsi, un tu būsi, kurš būs tas labais fitness treneris, tas, kurš tiešām ir sevi tam veltījis laiku, enerģiju, informācijām un praksē, vai arī tas, kurš tur tagad kaut ko ir noklausījies tikai. Līdz ar to tas, man liekas, jebkurā izglītības sistēmā, vai tā ir Latvija, vai tā ir Londona, tas ir ļoti atkarīgs no katra no individuālās personas. Tāpēc nav man tāda viena viedokļa, tagad visi brauciet uz Londonu mācīties. Man liekas, ir kaut kādas universitātes Londonā, atkal tas bija tik sen atpakaļ, tagad, kā lietas jau droši vien ir mainījušās. Gan jau, jā. Bet es zinu, kad ir, teiksim, kā viņi tagad saucās, London College of Fashion, Communications kaut kāda, labi, es tagad nav svarīgi, bet, es zinu, ir pāris universitātes, kur noteikti ir St. Martins, ir ļoti tāda laba mākslas universitāte, kur, ja tu gribi iet kaut kādā konkrētā žanrā, kaut kā tāda, ļoti tāda laikmetīga modes fotogrāfija, vai vispār tāda laikmetīgā fotogrāfija, vai reklāma, noteikti ir kaut kādas universitātes, kurās ir vērts interesēties un stāties viņās, jo viņas iedot arī kaut kādu kontaktu bāzi, kad tu apgrozies tajā vidē, tu apgrozies ar tiem pasniedzējiem, noteikti var iegūt kaut kādu to atpazīstamību. Par Londonā arī, kad beidz universitātes, mums arī tāds bija, kad ir tie photography shows, kad ir tādi kā, kad tu ar savu lielo darbu tagad tiec lielā kaut kādā galerijā, parasti, kas tiek organizētas no universitātes puses, un tad šādā veidā, ja tu esi no tām lielajām universitātēm, tiešām no tām pazīstamajiem, tiem slavenajiem kaut kādiem kursiem, tu vari dabūt kaut kādu atpazīstamību, varbūt tādā veidā.
Bet, tas atkal ir tāds, var notikt, var nenotikt, tad bija šī tāda laimes spēle. Un arī, es domāju, ja tu esi tāds ļoti, kā latviski ir driven, tāds. Ar iniciatīvu apveltīs kaut kādu? Sauksim to par iniciatīvu apveltīts. Tas tā ļoti politiski korekti iztulkoja. Tad jau, man liekas, to var izdarīt neatkarīgi. Ja tu esi uzņēmīgs ļoti atvērts pret tām zināšanām, ko tev dod un tām iespējām, tad tu arī attiecīgi droši vien progresē un atrod to savu virzienu. Un tāpēc nav svarīgi, es domāju, vai tu ej Birds Magēlas kursos, vai tu ej St. Martin's College of Art. Tas ir tikai no tevis atkarīgs. Ok, un teiksim, tu tagad esi atgriezies atpakaļ Latvijā. Izstāst varbūt tās par to Latvijas kāzu fotogrāfu asociāciju, pareizi? Kas tas tāds ir? Varbūt daudz nezinu, kas klausās, bet ir kaut kur dzirdējuši, aizdomājuši, ka varbūt vajag, varbūt nevajag tur kaut ko darīt. Kas tas tāds ir vispār? Es arī līdz galam nezinu. Tā ir fotogrāfa biedrība. Okay. Fotogrāfa biedrība. Man liekas, tas mērķis ir, vai man liekas, vajadzētu šo zināt, jo es esmu šobrīd arī valdē, bet tur tas mērķis bija apvienot un solidarizēt un kaut kā atbalstīt kāds fotogrāfus Latvijā. Laikam tas ir tāds oficiālais hooray, bet kopumā tas ir tāds atbalsts fotogrāfiem un arī kaut kādā ziņā atbalsts pāriem, jo, lai tiktu asociācijā, ir kaut kāds tas vērtēšanas process, nav tā, ka tu vienkārši nopērci profilu un tu parādies tajā asociācijas lapā. Ir kaut kāds tas kritērija, kurā ir jātiek, kuriem ir jāizlec cauri, lai tu varētu tikt tajā sarakstā. Man liekas, līdz ar to tas ir kaut kāds tāds kvalitātes garants, kad, ja tu esi asociācijā, tad tu esi tāds pārbaudīta vērtība. Okay. Face controls. Face controls, jā. Tu pateici, tu daudz kodolīgāk pateici. Okay. Un tad šis, tāds kā atbalsts arī fotogrāfiem savā starpā, jo tomēr kāds fotogrāfs ir diezgan tāda, manuprāt, diezgan vientuļa profesija kaut kādā ziņā, jo tu pavadīji labi to vienu dienu ar to pāri, kas ir ļoti emocionāli bagāta, bet pēc tam tā ikdiena pamatā tu esi viens pie datora, tu nestrādā vēl ar papildus cilvēkiem, tāpēc varbūt ļoti vientuļa profesija kaut kādā ziņā. Tāpēc ir forši, kad ir kaut kāds tas atbalsts īpaši, ja tur sanāk jau kaut kā sačupoties ar fotogrāfiem un tad ik pa laikam kaut ko satikties un parunāt un izrunāt tur, kurš tad tagad ir labākā lēts un kas tad tagad, kāds tur tagad ir trends un vai viņš ir labs vai viņš ir slikts un kāpēc viņš ir slikts vai kāpēc viņš ir labs. Un tā. Un tad attiecīgi vienreiz gadā jūs visi sanākat kopā un viens otru apbalvojat. Jā, tā sanāk. Jā. Mums ir gada balva, kur ir tāds, tas ir tāds centrālais notikums asociācijā, kur ir, mums ir 10 kategorijas, un tad ir ļoti sarežģīta punktu sistēma, kā tu tagad tiec izvērtēts, lai šos kopvērtējumā iegūtu potenciāli šo gada balvas kļūt par laureātu. Mums vienmēr ir starptautiska žūrija, visa balsošana notiek anonīmi. Starptautiska? Starptautiska, jā. Okay. Mēs vienmēr iekļaujam kādu arī no Latvijas. Dažreiz ir varbūt 2 cilvēki no Latvijas, bet mēs tiešām cenšamies, lai, kad mēs meklējam žūriju, lai viņi būtu starptautiski un lai viņi būtu arī pēc iespējas tāda dažādāka. Jo gribot, negribot, visi konkursi ir, tomēr viņi ir tādi subjektīvi, jo tas jau balstās uz, ja mēs tagad novāksim žūrijā tādus 5 izteikti dokumentālistus, gribot, negribot, tas rezultāts būs uz to žanru tāds izteiktāks. Tāpat arī, ja mēs tāds ļoti editorial, tāds ļoti tīrs fotogrāfs, kas novāksim, kas ir tas stils ir tāds ļoti gaisīgs un gaišs, arī tas rezultāts būs līdzīgs. Līdz ar to cenšamies, lai ir starptautiski arī atpazīstama žūrija, lai viņiem arī ir varbūt kaut kāds godalgs, vai ar ko tad, kāpēc tieši viņi būs, ar ko viņi ir zinošāki par mums, teiksim, tāpēc vienmēr gribās kādu, kas ir tāds. Tad attiecīgi tā žūrija sanāk, tad viņi ir no dažādām, dažādām Nē, viņi ir no kāzu vides. No kāzu vides? No kāzu vides, jā, mēs pieturamies pie kāzu vides, jo tomēr man šķiet vajag zināt un saprast to kāzu dienas struggle, lai pilnībā varētu novērtēt to fotogrāfiju līdz garam. Jo man liekas arī dažreiz, man tas netraucē, bet
varbūt mēs nevaram zināt, varbūt tam cilvēkam ir kaut kāds aizspriedums fotogrāfam pret kāzu vidi, kāzu industriju kā tādu. Jo tas eksistē. Nu, jā. Es to tā baigi neizjūtu, bet es zinu, ka tas eksistē. Līdz ar to, ja mēs tagad uzaicinām kādu, es nezinu, ļoti, ļoti atzītu, es nezinu, kādu žanru varētu saukt, kaut kādu dabas fotografu, paldies, izglābi. Un viņam ir kaut kāda tāda smīkņājoša īstenībā attieksme, par kur mēs nezinām. Tas varētu varbūt kaut kā ietekmēt tos. Labi, es tagad jau pārāk analizēju to visu, bet mēs pieturamies pie kāzu vidas, lai cilvēki vienkārši saprot visi tie sviedri, kas ir tur ieguldīti. Jā. Ok, izklausās interesanti. Kaut kad mēs vēl bišķiņ atgriezīsimies, tad tur varēsi pastāstīt. Bet es gribēju jautāt tev, tavos pirmsākumos un tagad, droši vien, ka tev ir bijuši kaut kādi tādi spilgti iedvesmas devēji, gan sākumā, gan varbūt arī, tagad, kas tev iedvesmo, tad varbūt tās tur padalīties. Sāksim varbūt tās ar kaut kādu to skolas laiku, kaut kādi pirmie kaut kādi, nezinu, cilvēki, fotogrāfi citi, kas tev ir iedvesmojuši, no kuriem tu esi varbūt tās kaut ko paizņēmusies un tā kaut kā. No skolas laikiem, man tagad riktīgi, es ļoti slikti vienmēr atceros vārdus, fotogrāfa vārdus un tādus lielos, bet es tagad mēģināšu saņemties. Bet skolas laikos mums bija tāds liels diezgan uzsvars uz tādu mākslas fotogrāfiju. Tad tur man Elka bija William Eggleston, kas ir tāds amerikāņu fotogrāfs. Viņš fotografēja daudz 50. 60. Un viņš aizsāka tādu ļoti košu fotogrāfiju uz filmiņas. Viņš bija viens no tādiem, viņš skaitās laikam arī krāsainās filmiņas fotogrāfs, tās pamatlicējas Amerikā. Un tie kādi ir tik sulīgi, tik tādi piesātināti un visi tie, viņam ir tādas, kaut kas viņas fotogrāfijā ir tāds kinematogrāfisks elements. Tajā ir, man ļoti, ļoti patika. Un tad, kāda vēl tad, es domāju, tagad, tas ir tāds pirmais super tāds lielais. Tu esi mēģinājis kaut ko atdarināt no viņa kaut kādām īsti struktūras, kaut kā tāda? Es domāju, ka atdarināt, nē, bet es domāju, tas nosēžās. Gribot, negribot, tas nosēžās kaut kur galvā. Kad tu skaties uz tām bildēm, kaut kā tā sanāk bišķi, ka saprogrammēt sevi. Bet tā, ka apzināti tagad, es mēģināšu tagad rekonstruēt, es tā nekad īsti neesmu darījusi. Bet tad, kad es sāku jau fotografēt vairāk kāzu vidē, viens no tādiem lieliem pirmajiem elkiem man bija tāds Fer Juaristi, kurš ir meksikāņu kāzu fotogrāfs, sprīdzeklis vienkārši pats kā cilvēks, un man bija iespēja viņu redzēt dzīvajā, kā viņš vienā prezentācijā, konferencē, kā viņš stāstīja to savu vīziju, kā viņš fotografē, un man pavēra tik daudz acis vaļā. Gan tā viņa attieksme, gan kā viņš fotografē, gan kā viņš meklē kadrus, kā tas viss tā sinerģija kopā ļoti, ļoti iedvesmoja mani un iedvesmoja arī nebaidīties vairāk fotografēt, vairāk. Es biju ļoti, man bail bija pirms tam vienmēr tā, ka daudz sabildēt kāzās. Jo man likās, tas ir tā, ka tas nav laba fotogrāfā. Ka tu visu laiku spiedi, ka tu spiedi, ka tas nav labi, ka tu tā nedrīkst darīt, jo tas ir ka negods. Ja tev ir daudz kadri, tas nozīmē, ka kaut kā tas savalkās ar to, ka tu neesi labs fotogrāfs. Tad, ka tu neredz kaut ko vienkārši bliezi. Jā, tu vienkārši bliezi un you got lucky. Jā. Un tad es uzzināju, cik viņš bildē vienās kāzās. Man bija tāda, it's chill. Viņš bildēja vienās kāzās 10,000 bildes. Labs. Un es, kad to ciparu izdzirdēju, man bija tāds, labi, tad varbūt tās man nav jājūtās slikti par manām 4 štukām. Un tajā mirklī 4 štukām. Tagad es bildēju daudz vairāk, kopš viņš man atļāva bildēt vairāk. Es bildēju daudz vairāk, bet es arī sapratu, kāpēc viņš tik daudz bildē. Jo viņš tik ļoti... Viņam arī viņā ir šis mednieka elements, kad tu aptuveni esi uzkonstruējis to kadru savā galvā, un tad tu gaidi, ka tas viss saslēgsies. Un tad šajās medībās sanāk varbūt izšaut to 100 kadrus, lai iegūtu to vienu. Viņš noteikti bija tāds viens no lielajiem pirmajiem tādiem iedvesmas tieši kāzu vidē. Šobrīd tādi iedvesmas avoti, es teiktu, no kāzu vides tas ir...
Man ļoti patīk divi mākslinieki. Viņi ir, man liekas, no Austrālijas. Es tagad man jūku Austrālija vai Jaunzēlanda, bet tātad no tā gala. Jā. Ir viens tāds Jackson, kā viņam bija uzvārds? Jackson Gareth? Nē. Es gribu teikt, Jackson Gareth. Viņam ir tik weird, krāsaina fotogrāfija no kāzām. Nu, tā kā, es pat nemāku paskatot. Viņa tur šausmīgi tādi pārspīlēti platleņķi, ļoti košas krāsas, vienkārši situācijas, kur liekas, tu esi viņas inscenējis, vai tas ir tā noticis, un tur ir kaut kāds tas ticamības moments, bet tur ir kaut kāds tā kā absurds satiekās ar realitāti. Tur ir jāgooglē, lai jārāda bildēs, lai to varētu novērtēt, bet ļoti iespaidīgi. Viņš noteikti ir kaut kā, tā industriju arī varbūt neņem nopietni, kas arī varbūt veselīgi. Noteikti, jā. Dažreiz vajag, jā. Un vēl viens fotogrāfs, kas man nenormāli patīk, ir Olijs Hanson, bet viņš ir zem zīmola, es nemāku izrunāt pareizi, Biased Atlas, un tur ir vienkārši tik, tur ir ideāli tāds trendīgums ar fotogrāfa skilu apvienojums, un tās bildes ir vienkārši katra kā tādas odziņas, bet, viņš ir tās tā kā laikmetīgi moderns tāds, bet, arī vienkārši izcils fotogrāfs, kurš māk parādīt kāzu vidi jaunā skatienā. Man liekas, tas ir tajos abos variantos, un tas arī tas, kas man ļoti patīk. Kad tu skaties uz tām bildēm, un tev nav svarīgi, ka tās ir kāzas, tev tā ir vienkārši fantastiska fotogrāfija. Jā, tu vispār daudz laika pavadīji sociālos tīklos, tur pētot, kā tur fočē, lai tur visu laiku, lai to tonusā, teiksim, sev uzturētu. Tur tie trendi, tur kaut kā, tas viss, tas, man liekas, daudziem aktuāli ir. Citiem vispār viss vienalga, viņš vienkārši fočē un priecājās par dzīvi. Vai es pavadu daudz laika? Laikam jau jā. Jābūt godīgai. Bet es to nepavadu ar domu, ka es tagad meklēju kaut ko speciāli. Tas kaut kā vai es ik pa laikam ieju Explorer page'ā, Instagramā un pastos, kas tur ir. Kaut kā tā atrodu, bet, es nezinu, cik ir daudz. Tad ir. Katram ir savādāk. Skrīntēmā jāskatās. Skrīntēmā jāvalk ārā, jāskatās. Bet, diezgan, es nezinu, man jau liekas, vajadzētu vienmēr mazāk. Un tad vienmēr mazāk prasās pavadīt to laiku. Bet tas varbūt vairāk pat ir ne tā, kā es apzināti tagad skatīties, bet parasti, kad es pati kaut ko ielieku, tad es pierreiz tur fiksi apskatos, kas tur notiek, un tad izēju ārā. Un tad drīzāk kaut kā tā, nevis tā super apzināti, ka es tagad tieši meklēšu. Jā. Sekoju kaut kādiem kontiem līdzi, kas ir tādi, varbūt tādi globālie fotogrāfijas konti, un tur tiem, man liekas, tad ir vieglāk atrast šos jaunās vizuālās iedvesmas, lai nav speciāli jāmeklē kaut kādi tie īpašie konti. Vai tu esi mēģinājis arī kaut kādas citus tos novirzienus fotogrāfijā, tā kā eksperimentēt kaut ko citu, bildēt, izņemot tur tās reportāžas, cilvēks, kāzas? Jo tas tev tā diezgan ātri ienāca, un tad tev tā ievilka, un tad tu tepat, tu esi un turpini darboties. Bet neredz, jo daudziem fotogrāfiem, ar ko es esmu runājis, tā kā daudziem tas ceļš ir tāds, ļoti interesants, krāsains, ļoti, tāds dinamisks, tur kaut ko to pabildēt, un tad viņš tā, un sanāk, un kur es tagad esmu. Jā, kā tev ir bijis? Tu esi arī kaut ko citu mēģinājis? Jā, man bija, tas vēl bija universitātes laikos, bet uz beigām vairāk, man ļoti patīk mūzika, dzīvā mūzika. Un es biju domājis, ka es gribu fotografēt mūziku. Jo es jau biju sākus fočēt kāzas, bet tam man piebasīja vienā mirklī. Yeah. Man liekas, ka tas nav man, bet tad es sapratu tajā mirklī, pēc tam vēlāk es sapratu, ka īstenībā varbūt es strādāju kaut kādu nepareizo klientu grupu, un tad tur kaut kas vienkārši tur tas mismatch bija, nevis tāpēc, ka man nepatīk kāzas kā tādas. Bet, kad es biju izdomājis, ka nē, te iešu kaut ko citu meklēt, tad es biju domājis, ka es fotografēšu mūziku. Tas ir gan varbūt grupas, gan dzīvo mūziku, koncertus un tās lietas. Un sāku arī to darīt. Protams, sākumā, kad tev nav portfolio un tu nav baigi pieredzes, tur tās samaksas bija ļoti smieklīgas, bet tad es vispār sapratu, ka ļoti grūti nopelnīt. Vismaz Londonā tajā laikā man tiešām bija ļoti grūti nopelnīt kaut kādu sakarīgu naudu, lai tas nav vienkārši lai tas nav tāds dārgs hobijs. Un lai atkal sasniegtu kaut kādu to, kur jau tad varētu sakarīgāk maksāt.
tur bija ļoti tāda... Es jūtu pretestību, pirmkārt, es kā sieviete, man būs daudz grūtāk to izdarīt. Un tieši tik basic tas bija, kad es jūtu, ka labi, tagad jau ir citi laiki, bet tajā laikā es kaut kā izteikti jūtu, ka tas nav īsti tāda, nebūs tāda veselīga vide, kur eksistēt. Īpaši, es gribu, nezinu, kaut kādās tur tūrēs braukt vai kaut kas tam līdzīgs. Bet, es pamēģināju, un tad sapratu, ka nebūs. Un tad aizgāju atpakaļ uz kāzām. Bet tad arī kaut kā man saslēdzās, kad kaut ko pamainīju tajā, to savu approach uz to kāzu vidu, un tad arī man atpakaļ saslēdzās viss, un es ļoti priecīgi, ka tā. Kaut kur iekšēji tas mūziķu fotogrāfs man ir joprojām. Un es ik pa laikam domāju, ka varētu kaut kādu konci nofočēt. Gan jau arī kādu dienu, bet, tūrē arī nezinu, būtu jau fantastiski būt tādam tūras fotogrāfam, bet atkal tas ir normāli dokumentāls stāsts. Jā, tas būtu tik lieliski. Bet atkal tad, jau, kad ir bērns uz 2 mēnešiem, nepazudīs. Atkal tur ir tas elements. Gribot, negribot, tur bišķītiņš šī dzimuma lieta. Tomēr viņa sāk spēlēt lomu. Varbūt vēlāk, kad bērns vairs nebūs bērns, bet viņš jau būs pieaudzis cilvēks. Un es ticu, es tāpat fotografēšu, tad es varēšu braukt turēt tad. Cerams, ņems kādus 50-gadīgu tantu, ko turē sev līdzi, kāpēc nē. Jā. Tas bija tāds, tas bija tas, ko es tā izteikti gribēju un arī pamēģināju. Bet man liekas, daudz kāds fotogrāfi arī, un es arī to darīju kaut kādu laiku atpakaļ un vēl nesen, kad tu arī tomēr esi tāds portretu fotogrāfs, kad ir fotografē gan tāds kā ģimenes fotosesijas, gaidību fotosesijas, bērnus, un tas kaut kādā ziņā ir varbūt līdzīgs žanrs, bet tas ir savādāk tomēr. Kad tev ir šī intensīvā fotosesijas pieredze, tas nav tas pats, kas kāzu fotografija. Jā, kāzu dienā ir šīs elements iekšā, bet mans lielais noslēpums, kas tagad būs publisks, man īstenībā ļoti nepatīk tieši tā fotosesijas daļa kāzu dienā, tāpēc arī man tās fotosesijas kā tādas īsti nav līdz galam. Tas ir tas, ka tev tur tas pāris jābild. Kāzu dienā pēkšņi ir tāds one-on-one, ka mums ir jāfačē. It's my dirty little secret. Not so secret anymore. Ka tieši tā fotosesijas daļa ir mana tāda nemīļākā daļa dienā. Kā tev vispār ir? Tev nav tā, ka dažkārt apnīk vispār bildēt tās kās, tā kā nenogurst? Ik pa laikam, jā. Jā, būsim godīgi. Uznāk, protams, uznāk. Bet, un ko tu dari tajā brīdī, kad tev uznāk? Liekas, ka viss jāmeklē cits darbs. Tagad ir arī bijis tik traki, ka man liekas, ka pietiek. Un es arī esmu apšaubījusi, vai tā ir profesija, un es ik pa laikam to domāju, vai tā ir profesija, kur var tā ļoti ilgi bildēt. Ir tāda fotogrāfija. Tu gribētu? Es gribētu. Līdz sirmam vecumam. Es gribētu. Ja man ņemt, es gribētu. Bet tur ir jautājums, vai tev ņēmis. Bet kāpēc tev neņem? Bet es nezinu. Ja tu esi sevi ļoti labi pierādījusi un tu joprojām strādā ar tādu pašu atdevu kā, 20 gados, tā kā ar tādu pašu enerģiju. Nē, es domāju, jā. Es ticu, gan neesmu redzējis. Tā kā. Nē, man ir īstenībā atkal sekoju sociālos tīklos pāris fotogrāfiem, kur ir 100% pensijas vecumā. Un ļoti aktīvi un pieprasīti un labi pelnoši kāzu industrijas pārstāvi. Tas noteikti ir iespējams, bet es domāju, tur ir kaut kā, bet tāpat tur ir jātur sevi tonusā, protams, un jābūt kaut kādam tam, vai tad tev ir jābūt šim timeless elementam, kad nav svarīgi, cik tu esi vecs, jo, ja tev fotogrāfija ir tāda ilgtspējīga vizuāli, un tur pat nav jautājums par sekošanu trendiem, tur drīzāk ir otrādi, kad tu nesako trendiem, kad tev ir kaut kā šī konstantā fotogrāfiskā vērtība. Tad, man liekas, var fočēt arī pensijas vecumā. Bet, ja tu laikā visu laiku līdz trendiem, tad man liekas, kaut kādā mirklī
Es nevaru iedomāties vienkārši, ka man būtu 60 gadi, es lēkāšu pakaļ trendiem. Nu, netak. Man liekas, ka nē. Nu, tajā vecumā, ka viss tur jau, man liekas, mainās tik ļoti daudz dzīves uztver, ka tu tur... Man liekas, tajā vecumā vienkārši tev viss ir pie kājas. Jā, tieši tā. Ko tur jāstāv? Tieši tā. Tāpēc, man liekas, tur ir līdz tam vecumam ir vienkārši mērķis noenkurēt to savu esenci, un tad jau cerams, tā arī tas turpināsies. Okay. Atgriežamies pie tā brīža, kad jūs esat atbraukuši atpakaļ uz Latviju. Tu esi uzvarējis Latvijas kāzu fotografijas asociācijas gada balvu. Kas notiek tālāk? Tas tā kā, vai tas deva kaut kādu efektu, vai bija tev tā supernova, ka tu tā kā vinnē, un tad tas nākošais gads tu tur ritīgi jūt to atdevu? Bija? Bija. Es nofočēju, es neatceros, vai tas bija uzreiz tas nākamais gads. Jo tas tā atbalsts ir bijis tāda ar nobīdi, bet man liekas, gadā pēc tam, jo tad jau... Nu, tā sanāk, jā, tu esi viņā. Jā. Tur kaut kā bija, jo tur tā, kā tur tā bāba bija tā uzkonstruēta, viņi tie laiki labi nav svarīgi, bet es jūtu to, ka tagad cilvēki par mani zina, visas tās Facebook reklāmas strādāja, tajā laikā Facebook reklāmas strādāja izcilši. Jā, to es dzirdēju. Jā, viņas tiešām, tur, tas bija par ļoti mazām naudiņām, tas efekts bija fantastisks. Un līdz ar to, jā, man sanāca tā, ka tajā 16. gadā man bija nenormāli daudz kāzas nofotografēt. Tu atceries, cik daudz? 45. Bet pagaid, tas ir viens, tā kā vasaras sezonas ietver, vai tas ir gada griezumā? Tas ir gada griezumā. Okay. Bet tā vai tā. Nu labi, tad tur gada varbūt... Cik no tām 40 bija pilnas dienas? Es tagad neatceros precīzi, bet kaut kādas, es teikšu, 35 bija pilnas dienas, un tad tās 10 pārējās bija varbūt saīsinātās vai tādas superīsās. Un tad varbūt tās kaut kādas 7 no tām nebija tajā karstajā vasaras sezonā. Jā, bija interesanti. Nofčēju, un tad pateicu, ok, never again. Un tad nākamgad vēlreiz, jā? Nē. 14, 2 gadi pēc kārtas bija, ne? Nē, bija 17. pēc tam. Ok, sorry. Nekas. Bet, jā, es nofčēju to crazy daudzu, un tad es biju, protams, loģiski uzmini, kas notika. Es biju burned out vienkārši. Tas tas ir neiespējami nebūt pēc tā... Cik tas sanāk? Daudz? Es nemāku rēķināt. Tur bija daudz. Tur bija vienkārši tā, ka sanāk kaut kāds 3 nedēļā, 2 nedēļā. Dažreiz tajā laikā es vēl ņēmu 2 pēc kārtas arī. Vēl jaunu un enerģisku. Nākamais jautājums bija, kā tu konstruē to savu darbu ritmu. Vai tu tā kā jolo es ņemšu tur 2, 3 pēc kārtas, tur 4 varbūt tās, vai tu tomēr ņem tās pauzes kaut kādas? Ņēmu pauzes. Tagad es vispār 2 pēc kārtas neņemu. Un tagad es ļoti apzināti mēģinu skatīties, lai man ir 1 nedēļā. Es varu paņemt 2 nedēļā, bet ļoti, ļoti apzināti mēģinu to nedarīt. Tad ir jābūt vai kaut kam, vai tajā konceptā, vai tajā lokācijā jābūt kaut kam, kāpēc man ļoti, ļoti, ļoti vajag tādu, lai man ir tā iekšējā sajūta, ka man tiešām ļoti vajag nofočēt. Nē, bet mēģinu sadalīt, jo, paldies Dievam, es esmu mācījusies ar laiku, kad 45 raut un 2-3 pēc kārtas nevar raut vairāk. Es esmu 3 pēc kārtas bildējusi. Tas ir 3 pilnas dienas, jā? 3 pilnas dienas pēc kārtas. Tas ir noticis ļoti reti, un tas arī bija, es gribu attaisnoties. Jo tas notika tā, kad atrakstu, jo 2 man tiešām bija ok. Es nejutos... kaut kā ķermenis samobilizējās, jo tu zini, ka tev ir jāizdara, tu zini, ka tu nevari lažot ne pirmajā dienā, ne otrajā dienā, tu nevari pirmajā dienā tā kā take it easy, jo tev ir otrā diena vēl jāfočē, tu nevari pārslogot. Tā kā es tiešām kaut kā, nezinu, ķermenis mācēja sevi tā sakoncentrēt, ka tagad es daru šo, un tur visu tu saplāno to laiku, un visu tās gulēšanas, un backupošanas, un tā tālāk. Jā, un tad vienmēr, nevienmēr, bet tās dažas reizes, kad tas notika, tad uzrādās šīs 3. kāzas, ka tev atraksta, un tev ir tā sajūta, ka tu nevari atteikt. Tu rīt vari? Paldies Dievam, tāds variants nav bijis vairāk, bet jā, un tad vienmēr ir bijis šis 3. neatvairājums, šis vilinošais piedāvājums, un tad es esmu piekritusi. Un atkal,
Es atceros, ka bija pat bijušas kaut kā tā, man liekas, viena no pēdējām reizēm, kad es nofočēju tā 3. diena, un man it kā jābūt pilnīgai jau lupatai, bet kad ķermenis ir tik fascinējošs, kad man likās, ka es jau biju, ka tā fotografija bija vislabākā tajā 3. dienā, jo es biju iesildījusies. Es jau biju tā kā... Tas tā kā labs treniņš. Jā, tieši tā. Bet 3 dienu garumā. Bet tev nav tā, ka ja tu ļoti ilgi neesi bildējis, labi, es nezinu, tavā vidē tas nenotiek tad bieži, bet kāz industrijā, tas notiek, ka tev ir ziemas klusie mēneši, un tu nebildē tik daudz, tik intensīvi. Un ka tas pavasaris vienmēr nāk bišķi tāds, kaut kas jāsafočē, tā intensīvāk. Man ir tā, ka ja es 2 nedēļas neko nedaru, man tik grūti pēc tam ir tā kā, es nedrīkst vispār atslāpt. Man tāds ieslēdzās. Tieši tā. Tur ir viss kopā, tur ir slinkums, tur ir kaut kāds tāds stress, kaut kāds dīvains, nedrošums, ka kaut ko tur, tāds nevar izkustēties, tā kā ierūsēs jūties. Jep, tieši tā. Un tad es biju tā iesildījusies, un ka man vienmēr tās 3. dienas fotografija, kaut arī neliekas, ka tam tā vajadzētu notikt, bet viņa vienmēr bija izcila. Jo es biju jau 2 dienas, jau es biju praktizējusi, un vienkārši tas viss tā gāja tā daudz vieglāk. Bet pat vienmēr pēc ziemas miega pavasara kāzas pirmās, vai ir tāds, ok, ko es daru, kā tas bija jādara, ļoti, ļoti apzināti pie tā jāpieiet, lai kaut kā tas ir tās kā muskulas smadzenes, un tad ļoti apzināti jāmēģina atcerēties, kas un kā strādā, un kā bija jāmeklē labākie kadri un tā tālāk. Jā. Kā tev tagad, vasarā, teiksim, tu saki, tu apmēram 1 kāzas nedēļā tu ņem, un tad pārējās dienas tu vienkārši atpūties, vai tu kaut ko bišķi, joprojām tur kaut kāds mazs fotosesijas, kā tev ir? Nē, nekāds cits fotosesijas, es vairāk nebildē. Es esmu tā klišē, kas cilvēki domā, ka tu 1 dienu pastrādā un viss. Nē, pārējā laikā es... sēžu pie datora. Es vai apstrādāju bildes, ko es daru, sēžu pie datora vispārējā laiku. Es vēl bišķītiņu palīdzu vīru uzņēmumu, tur kaut ko, tur bišķītiņu administrēju, tur lietiņas, līdz ar to tur kaut kas vēl sanāk. Bet, tas nepaņem man tik daudz laika. Ģimenes dzīve, jā. Bet, ģimenes dzīve vienkārši, reāli, mums nav rada Latvijā arī. Līdz ar to ir tā, ka viss grozās ap ģimeni, mēs esam tikai 3. Līdz ar to ir bērns aiziet. Viņš arī man tagad ir maziņš, un līdz ar to visas ir tās slavenās bērndārznieku slimošanas un tas viss. Un tad tas darba grafiks ir tāds ļoti tramīgs tādā ziņā, kad viņš nav, es nezinu, 100%, vai tagad šonedēļu es strādāšu no pirmdienas līdz piekdienai no 9 līdz 5, kamēr viņš ir dārziņā, vai šonedēļ es to nedarīšu. Mums ir fantastiska auklīte, kas palīdz un arī pieslēdzās šur tur, bet tas nav pilna laika palīdzība. Līdz ar to tad sanāk, ka tās dienas, ka viņi man ir, tad man ir 2 dienās jāierauj viss tas, kas man ir bija jāizdara 5 dienās. Un tā ir komunikācija. Es ļoti daudz komunicēju ar pāri pirms tām, un kad nāk kaut kāda ēpasti sarakstes, tas viss paņem bišķītiņ, kā bišķi, sociātīkli, kaut kā, tik daudz īstenībā, jo fotogrāfs mūsdienās jau nav, tu jau neesi vairāk tikai fotogrāfs. Tu esi administrators, tu esi copywriters un šitais, nezinu, jurists, jo tev ir līgums tur jāčinī un grāmatvedis un tā tālāk. Un tu esi kaut kāds tāds multitasking vienkārši monstrs, kas viss tas jau jāizdara. Līdz ar to nav tikai tā, ka tikai apstrāda un viss. Tāpēc kaut kā tās dienas pie datora arī paiet. Bet reāli arī vasarā ir tas laiks, kad gribās jau arī izbaudīt to vasaru. Tas ir tas laiks, kad iet un iedvesmoties un tīri tā ķermeniski atpūsties un iegūt to sauli un aizbraukt līdz jūrai vakarā un aiziet uz koncertu. Tas mēģina ļoti, ļoti apzināti baudīt to vasaru, jo ziema ir tas... Ziema ir ziema Latvijā. Īpaši šis periods pēc jaunā gada. Un starp jauno gadu un pavasaru. It's the worst. Kad marts un viņš velkās. Es nevaru martu. Man patīk ziema, bet man nepatīk marts. Man dzimšanas diena ir martā, tāpēc man višķi citādāk. Tev ir savādāk. Lucky you. Labi, ok. Kā tev šķiet, mēs te runājam par tiem sociātīkliem,
tagad pēdējo gadu laikā daudz visādas izmaiņas ir tajos novirzienos, kas mums tur jādara fotogrāfiem un tā tālāk. Daudziem galvas sāpes sagādā, daudziem besī, vēl kaut kas. Kā ir ar tevi? Kā tev vispār šķiet, cik ļoti sociāli mūsdienu fotogrāfam ir būtiski? Nu, ir būtiski, nelieksimies. Nu, tā ir. Tā ir. To es pieļauju, ka jebkurš var bez viņiem izdzīvot, bet vai to vajag, es nezinu. Bet, pamatā, tā ir tomēr tāda lieta, ko, vairums, man liekas, no mums būtu grūti bez sociāliem. Bet sociāli arī ir iedoši, man liekas, fantastiski iespēju tikt atpazīstam, tikt kādā atpazīstamības līmenī daudz ātrāk. Ja agrāk tas bija... Tev vajag mājaslapu, tev vajag tur tādas sarežģītākas lietas, lai kaut kā sevi kaut kur parādītu. Un šobrīd tu visu, ko tev vajag, ir Instagram konts, tas iedod daudz iespējas. Līdz ar to man nav nekas pret sociāliem. Visi tās izmaiņas, un es pieņemu tur runā par video un rīliem un visām tā lietām. Kā ar jebkurām pārmaiņām, man liekas, tas ir pārmaiņas. You either adapt or... vai tu esi ārā, tā kā viens vai otrs. Nav jēga, man liekas, cīnīties vai arī kaut kā tur tagad dusmoties uz Instagrama, ka viņam tagad ir video saturs ir svarīgāks. Tas ir vienkārši laiki mainās. Cik tu esi fleksibls, lai mainītos laikam līdzi. Kaut kādā ziņā man tas atgādina, kad digitālās kameras ienāca, visi filmu cilvēki bija, drausmas tur, viss šis taču ir fotogrāfijas nāve un un vai tā bija, netak. Un tagad vēl, man liekas, filmu fotogrāfija vēl vairāk kotējās, tā nekā, un ir, cik viena filmiņa maksā tagad. Māks, ka dārgi. Zem 20 eiro. Ekskluzīvs hobijs. Bet tiešām tas ir kļūst par ekskluzīvu hobiju. Tāpēc man nav nekas pret. Protams, ir... Es nedomāju, ka man ir ļoti viegli pašai ar to video saturu. Jā. Ar visiem tiem rīlu veidošanām. Dažreiz man ir labāk, dažreiz man ir sliktāk. Bet, tajā pašā laikā es mēģinu kaut ko iet un darīt, un vai arī atrast kaut kādu to savu... to viduspunktu. Tāpēc... Kā tev, teiksim, es vienkārši sekojot tev līdzi, tur esmu pamanījis, ka tu tagad esi apņēmusies nopietnāk pieiet, tur visādas, nezinu, tips un triks rādīt, kaut kādas savu ikdienu un tā tālāk. Kā tev vispār ir? Tu esi ļoti atpazīstama fotografa Latvijā un varbūt arī ne ārpus Latvijas. Kas tev ir pamudinājis to darīt? Jo tu esi tik atpazīstama, ka tev to reklāmu jau papildus baigi, vajag uzturēt kaut, lai redz, ka tev, bet tas varbūt tās tavā gadījumā nav tik, svarīgi, iespējams, man tā šķiet. Es tā vienkārši domāju, kas ir tas, kas bija tas, kas tev pamudināja, tagad tas šogad nopietnāk kaut kā tur vairāk centīšos. Tas divas lietas bija. Okay. Viena lieta, man ir Promise Workshop, kas ir tāds meistarklašu cikls, es viņu atsāku kaut kādā, kaut pār 5-6 gadu atpakaļ. Tas ir tavs personīgais. Tas ir mans personīgais. Tā ir vienkārši mana meistarklasa, kad es nāku, mēs esam par kaut kā 12-15 cilvēku grupām, un tagad man kaut kādu laiku nav bijis, man liekas, pēdējais ir bijis kaut kādu vairāk kā gadu atpakaļ. Cilvēki vienkārši atnāk, man ir programma, kur es stāstu visu, es neko nepaturu pie sevis, viss par un ap kādu fotogrāfiju, bet no tāda biznesa perspektīvas, kas ir jādara, ko jādara, kā es to darīju, kam ir jāpievērš uzmanība, gan fotogrāfiski, gan varbūt tās tādā komunikācijā, kaut kādā biznesa vadībā un tādās lietās. Un es jau, kad es jau to Promise Workshop sāku taisīt, tos 5 gadu atpakaļ, man likās, būtu forši arī dalīties ar kaut kādu saturu arī Instagramā. Bet kaut kā nekādīgi, nedavilku vienkārši līdz tam. Bija vienmēr tā informācija galvā, ka es gribu to darīt, bet es laikam vienkārši nebija prioritāte tajā mirklī. Un es tagad nesen, es biju burtiski pāris nedēļas atpakaļ, ir ISSP skola, un viņiem ir profesionālās meistarklases vienmēr, tur ir par visu kaut ko.
Un es biju pie Vikas un Isko. Cik pieredzi man par tām masterclassēm, es tev pēc tam izstāstīšu. Okay. Man bija fantastiska pieredze. Man bija ļoti laba pieredze pie Vikas un Isko, kuru tieši runāju un stāstīju par sociālajiem tīkliem. Un viņi iedeva man tādu foršu, tādu, tā kā vienkārši ej un dari. Un viņai bija tāda viena no lielākajām atziņām, ko es paņēmu no tās mesterklases, ir tā bija, varbūt es I'm not really selling it, no visas garās meistarklases man atziņa lielākā bija, ka nepaiet tam saturam pārāk nopietni kaut kādā ziņā. Ka tas ir tikai sociālo tīklu saturs, tam nav jābūt, es jau tur biju domājis, kā es tur kaut ko darīšu, bet īstenībā svarīgākais ir sākt vienkārši. Un tāpēc, ka es arī gribu vairāk iet šajā tādā izglītības, tā teikt, jomā, kad es gribu vairāk attīstīt arī šo savu meistarklasi un varbūt arī kaut ko citu, lielāk kaut ko taisīt, kaut ko nākotnē, tad sapratu, kad daloties ar šo informāciju jau laicīgi, kad es varbūt varu lēnām arī uzaudzēt bāzi tieši, ka es varu būt resurs, kad man liekas, man ir sakrājusies šie gadi informācija, ka tas ir tāds nākamais solis, kā es kaut ko varu darīt kāzu vidē. Man kaut kā iekšēji laikam nepietiek vairāk tikai ar tiem pāriem. Un man arī ļoti patīk to darīt. Un, cik es esmu dzirdējis pēc tam ar atsauksmēm, ka cilvēkiem ir bijuši tiešām labas pieredzes pie manis tajā meistarklasē, tāpēc, man ir tāda kaut kāda atgriezniskā saite, ko tu no tā dabū, un pēc tam ir tāds arī liels prieks tiem cilvēkiem, pēc tam, kuri iet un kaut ko dara, un tālāk es redzu, kā viņi sociālos tīklos aug un sasniedz arī kaut kāds panākums. Tur vienmēr ir tāds, my babies. Bet man vienkārši liels gandarījums to darīt. Tās, gan mācīt, vienkārši mācīt kāzu industriju, kāds fotogrāfiju citiem. Tāpēc es arī sāku vairāk tieši, šodien sēdēju kaut kāds 2 stundas pie Instagram posta, mēģināju uztaisīju, un tad vajadzēja pārtaisīt. Es vēl nemāku tā viegli, man vēl nav iegājusies tā rutīna, kā to izdarīt. Gan jau, ka pēc mēneša jau tas būs tā daudz protams, vieglāk. Bet vienkārši sāku to darīt, jo kāpēc ne? Vai ne? Jā, un man ar to ISVSP bija tāda. Es nomācījos pusgadu. Tajā fotoskolā? Jā. Es tur arī biju 2 gadus. To, kā attīstīt fotogrāfijas valodu. Es nomācījos pusgadu. Es vienkārši sapratu to, ka kaut kas man neķer vienkārši. Un tur bija tās meistarklases. Un tad es tā domāju, kur tāds pazīstams fotogrāfs, es neminēšu viņu vārdu. Pēc tam man pateiksies. Un es domāju, forši, jāaiziet. Un tur tieši par portretu man tas tā interesē tā visa lieta un par portretiem un tā. Un es aizēju un pusdienas klausos, cik viņš ir kruts. Par un ap. Un tad beigās viņš prasa, ko man darīt, ko es gribu, lai es daru. Tāds, un tad, zin kā, tāda diena tā gara ritīgi, un tad pusdienas noglausies, cik viņš ir kruts. Viss jau ok, tā kā sevi jāmāk arī lielīt, un tas, man liekas, forši. Mums ir jābūt lepniem dažkārt par sevi un saviem sasniegumiem, tas jau ir forši. Bet, un tad tā pieredze tāda, nevisai forša bija, bet, un savukārt, kaut kāds tās cits tās meistarklases, uz kuriem, mani draugi bijuši, tās esot bijuši tur ritīgi, viņi man tur stāst, un es kāpēc es tur neaizgāju, tā kā. Es esmu bijusi arī, man liekas, tagad kopā ar kaut kādām 4 pa gadiem. Man ir bijusi tikai viena pieredze, ka varbūt tā meistarklase nebija baigi labā, bet pārēj, bet tas ir... Viņi jau to arī, man liekas, tā baigi nevar zināt. Viņi jau uzaicina, ne katrs fotogrāfs ir tāds natural, informācijas pasniedzējs un tāds skolotājs vienkārši. Tur ir jābūt tomēr kaut kādam tādam set of skills, kā gan padalīties, gan arī kaut kā... Par to sevis pārdošanu meistarklasē tur man gan liekas, ka tam tur nevajadzētu būt. Jo cilvēki jau nav, viņi jau tevi zina, ja viņi atnākuši pie tevis, tad tur, man liekas, ir jābūt uzsvaram uz to dalīšanos, nevis uz to, ka tagad... Tu jau sagatavojies. Es esmu šī tik krūts. Mēs zinām, tāpēc mēs esam šeit. Kas tev nepatika tajā fotogrāfijas attīstības valodā?
Zini kā, varbūt tās ir tas, kad nu, cik es tagad, kad es sāku bildēt kaut kādā 2009. Gadā, 9. 8. gads, nu, cik 11 gadiem ir. Un tev ir izveidojis kaut kāds tas redzējums, kā tu saproti, kā tu uztver šo pasauli. Un tad tu aizēji tur, es cenšos būt tāds atvērts pret lietām un klausīties un tā, bet ir lietas, kas man vienkārši neinteresē. Sorry, es neko nevaru izdarīt. Un tad ir viena lieta, otra, trešā, un tad tu vienkārši tu ej uz turieni, tu maksā to naudu, kas arī nav īsti kā baigi maz tā nauda. Un tad, kad tu nejūti to atdevu tik spēcīgu, redzi, cilvēkam, kas varbūt tās, varbūt ne tik daudz, ne tik liela pieredze, viņš tikko sācis, varbūt tās tādam ļoti interesanti, jā. Un es arī ar tiem, ar kuriem es kursā mācījos, es esmu runājis, jau tagad, kad jau pabeigts, tas 2. gads, tur tās domas tāds arī, dalās, jo, tas jau tāds arī individuāls. Kopumā, kā skola, es varu tikai labi teikt, jā, tā kā tas ir vienkārši, mana pieredze, kura es vienkārši, tā kā sanāca, tā sanāca, jā. Bet kopumā jau, draugs jauns iegūt, tas droši vien pozitīvi. Un tagad jāaiziet uz kādu arī meistarklasu, tas man liekas, jā. Kā vispār ar tevi ir, tu joprojām izglīto kaut kā sevi? Jā. Labi, tu teici, jā, kaut kāds arī meistarklases, bet... Jā. Nē, noteikti, man liekas, stagnācija ir industrijas nāve. Jo... Ja tu pats neauc kā fotogrāfs un neskaties, ko dara citi, nevis nepareizi pateikt, man liekas, ir jāmācās no citiem un saprast, kā citi strādā, kā varbūt kaut ko, un ko tu vari no tā paņemt sev. Jā, vienmēr. Es mēģinu vismaz reizi gadā aizbraukt uz kaut kādu starptautisku konferenci. Jā. Eiropā ļoti tāds populārs Way Up North konferences, kas ir tieši kāzu industrijā veltītas. Uz tām es biju kaut kāds 7-8 reizes, un tā, kad ļoti patīk. Tur ir vienmēr tāds labs miks ar runātājiem, un tas ir tāds arī ļoti foršs fotografu tusiņš, un īpaši, ka tu brauc jau tur kuro reizi, un tu jau satiec viens un tās pašas cilvēks. Tas tāds, viņas notiek rudenī un pavasarī, un tas mēģinu, ja ir iespēja uz to pavasaru labāk aizbraukt, viņas vienmēr ir tādas siltākas, visi ir excited uz sezonu, visi no migas izvākušies ārā. Bet, mēģinu uz kaut kādām konferencēm braukt. Jā, ir kaut kādas arī individuālās, tādas, kad ir, teiksim, kad ir viens fotogrāfs ar kaut 10 cilvēku grupu. Uz tām es kaut kādu laiku neesmu bijusi, uz viņām grūtāk ir, tad ir jālido tikai uz to vienu, tad ir jāzina ļoti kaut tāds viens specifisks cilvēks, tāpēc tādā ziņā tās konferences ir foršākas, jo tu dabū uzreiz 10 perspektīvas, tāpēc, man patīk, un uz tam tagad rudenī biju. Un kā tās konferences, tur kaut kādas lekcijas notiek visas dienas garumā? Jā, viņas parasti ir 2 dienas. Workshop kaut kādā tur, ne? Workshop dažreiz arī. Okay. Es esmu bijusi Spānijā uz tādu Bodaf, kur ir, arī tur tāds milzīgs konferenču centrs, tur kaut kāds, 700-800 sēdvietas, viss kās fotogrāfi. Un tad tajā, man liekas, es nezinu, vai viņi joprojām dara, bet toreiz, kad es biju kaut kāds tur 7 gadus atpakaļ, daži arī no tiem speakeriem pēc tam piedāvāja arī individuālās workshops pēc tam, uz kur es biju arī aizgājusi, jo tā ir tādi unikāla iespēja, ka tu esi uzreiz tur pie vietas, tad tu piemaksā, un tad tu var dabūt arī to one-on-one to pieredzi. Ne one-on-one, bet 10 cilvēku grupā. Pēc tiem 700 zālē liekas kā one-on-one. Bet uz Latviju ir reti brauc jau, protams, tā starptautiskie mākslinieki, tāpēc sanāk vairāk kaut kur braukt citur. Bet jā, noteikti mācīties. Es nesen, tagad arī rudenī nopirku vienu fantastisku grāmatu tieši par kāzu fotogrāfiju, ko es sarakstījuši īstenībā šī gada LKF konkursa žūrijā ir tie cilvēki arī. Viņi ir tādi super dokumentālie fotogrāfi, bet viņi pašā kāzas, viņi ir no Anglijas. Un viņi ir uzsaisījuši grāmatu tieši par to dokumentālo žanru kāzu vidē. Superīga grāmata, vienkārši ideāli. Es neesmu vēl visu izlasījusi, bet mans mērķis ir pabeigt līdz sezonas atsākšanai, lai dabūtu kaut kādu to iedvesmu. Gribu braukt arī tagad rudenī, nākamajā rudenī, cerams, atpakaļ uz vienu citu konferenci, kas ir Horvātijā. Jā,
Bet, tad skatīsies. Vai līdzekļi atļaus, jo tas vienmēr ir tāds, tomēr, tā braukšana ir tāds uzreiz, liels. Es tikko atceros, tu gribēju uzjautāt pa tām, pirmajām kāzām, kad tu tur Anglijā tur bildēji. Kādi tie cipari bija, par kāzām? Cik Anglijā maksāja tajā laikā, piemēram, tev tur kaut kādi pirmie darbi? Man liekas, pašu pirmos tur, kur tu tā kā nofčē un atdod tam džekam tur tos rāvus? Tie bija 400 mārciņas. Ok. Kas man tajā mirklī likās ļoti ok. Tā kā par to, ka man pēc tam nekas ar viņām nav jādara. Un tu strādāji, tu teici, kafejnīcā tu strādāji? Jā, es strādāju. Un cik tev alga bija tajā laikā? Kaut kāda štuka, man liekas. Un 400, es tā vienkārši lēsu. Jā. Tajā laikā štuka bija vairāk nekā tagad. Skaidrs, jā. Tādā ziņā, bet nē, man bija ļoti, tā kā es jutos ļoti komfortabli. Tādā ziņā, kad tas bija tāds kā, tajā mirklī tas vēl nebija tāds kā mans darbs, līdz ar to man pietika ar to man bija labi ar to manu pamatalgu, un tad tie 400 likās par to, ka es vienkārši safučēju. Es līdz šai dienai domāju, tas bija adekvāti tam laikam. Ok. 400 mārciņas. Labi. Forši, ne tā. 400 mārciņas, cik, principā tas viens no pirmajiem darbiem, ne kaut kādiem tādiem. Un tā, zin kā, ir taču tā perspektīva, ka kāds fotogrāfs taču strādā tikai vienu dienu, tu neko nedari. Jā. Tad tiešām es strādāju tikai vienu dienu, pēc tam neko nedarīju arī. Man toreiz bija taisnība, tā arī bija. Novčēju, pēc tam vairāk neko nedarīju. Kā tev sanāk, tu tagad sezonā tu sabildē tās kāzas visas, tagad, piemēram, un tad tu visu rudeni ziemu viņas apstrādā tās bildes, vai kā teiksim, tu organizē, tā kā tur kādos termiņos tu parasti nodod tās bildes, pēc kāzas sabildēšanas? Termiņš ir 3 mēneši. Diezgan ātri. Ne? Ātri? Man liekas, tur, cik es esmu dzirdējis, tur safčēju, un tad nezinu, vasarā sabildē nākamā gada bildes. Man agrāk bija termiņš 2 mēneši. Okay. Bet īpaši tad uz vasaras beigām tas termiņš riktīgi, sāk klibot. Un tad sapratu, nē, man viņš ir jāpagarina, jo vienkārši, nekad uzreiz nepiesēžās apstrādāt, lai arī cik ļoti gribās domāt, ka šogad es būšu tas īpašais ekskluzīvais variants. Nē, kad es apsēdīšos un uzreiz sākšu darīt, es arī esmu apņēmusies tā šai vasarai. Parunāsim rudenī, kā man sanāca. Bet nekad tā nesanāk. Un tāpat tas ir tik ilgs process, kamēr tu atlasi ir manas mokas lielākās pasaulē. Ļoti grūti ir izvēlēties tos fināla kadrus. Tas man paņem ļoti daudz laika. Un tad, tad nezinu, kaut kā lēni, kamēr tu čubini, kaut kā tas laiks paiet. Bet nē, es līdz Ziemassvētkiem viss ir atdots. Reti, kad, varbūt, ja kaut kas ir novčēts tieši pirms Ziemassvētkiem, tad visticamāk es nepaspēšu tieši pirms svētkiem. Es arī nekad nesolu, ka tagad būs uz Ziemassvētkiem, jo es zinu, ka pirms svētku laiks vienmēr ir bišķi crazy. Tāpēc, bet viss, kas ir savčēts vasarā, septembris, oktobris, viss ir nodots līdz svētkiem. Jo es zinu, ka vienkārši, ka gribās. Cilvēkiem jau gribās. Jā. Un es arī pati negribu marinēt to visu. Es gribu to, kad sākas janvāris, tad es atvaļinājums, bet nē. Ziemā es, to darbu es organizēju tā, labi, ir kaut kā tā konstantā komunikācija ar klientu. Tas ir, nezinu, tur atnāk ziņa, ka tagad interesē, un tad tu komunicē, līdz tu nonāc līdz tā rezervācijai, un tad ir pauze komunikācijā, un tad komunikācija atkal iekiko pirms tām kāzām, kaut kādu mēnesi pirms tām. Un tad tajā posmā pa vidu ir kaut kāds admin lietas. Ziemā ir arī tiešām, kad mēs vienmēr braucam ar ģimeni kaut kādā atvaļinājumā, mēģinam tiešām arī ieturēt tādu daudz lēnāku to tempu un neskriet pa galvu pa kaklu un mēģināt izbaudīt to, ka, es drīkstu šobrīd nedarīt visas tās lietas, kas manā to-do listē, es drīkstu izdarīt kaut kāds tur tās dažas un tad pārējās darīt rītā. Lai man ir šī atslodze, jo vasara īstenībā nekad nav tik intensīva, jo vasarā jau sanāk vēl tas ģimenes laiks, draugu laiks, kaut kāds tas off times, bet tas rudens vienmēr ir tāds super intensīvs, jo tāpat jau ir bērns un ģimene un slimošanas un draugi un tas viss kas tas parastais. Un tā apstrāde. Visi tie kalni ar to apstrādi, tāpēc kaut kā rudens īstenībā, manuprāt, ir intensīvākais laiks kāds fotogrāfam.
Nu, vismaz manā tāda. Jā, man kaut kā tā vienmēr sanāk. Tu tās bildes visas pati apstrādā, nu, tā kā no A līdz Z, nu, tā kā, respektīvi, nav tur kaut kāda palīgā nenāk. Man ir pēdējos, man tagad ir jādomā, vai tas ir 2 vai 3 gadi, man pēdējos 2-3 gadus ir man ir palīdzēja ar apstrādi, ar retušu, ar tādām lietām, nezinu, tur man ļoti nepatīk exit zīmes pie telpās. Man dažreiz, ne dažreiz, bet man ļoti bieži, tā kā man visās telpās, kur es fotografēju, gaisma ieslēdzās šādi. Jo man nepatīk visādi šķepšeļi un slēdži. Un, nu, protams, ja viņi ir riktīgi kaut kādi interjeri priekšmeti, jā, var būt tās, bet ļoti bieži kompozicionāli man besī, kad ir kaut kāds tāds perifērēs tā kā vision, tu kaut ko, tev traucē kaut kāda elementa bildē, tad to es visu ņem ārā. Un ir arī kaut kāds apstrādes retuša ziņā. Es to daru ļoti smalki, jo man ir svarīgi, lai cilvēks sevi var atpazīt bildē, lai ir tāds realisma elements, lai tas nav pārtušēts bezjēgā, kad viss ir super smooth un šis nav tas žanrs, manuprāt, man tas nedara. Un jā, man tagad ir 2 gadi. Ir meitene, kas man palīdz ar apstrādi, retušētāja, un tad viņa izdara to. Es kaut kad sen atpakaļ mēģināju, ka man bija tās crazy sezonas, es mēģināju ar cik tur 45 kāzām, es biju mēģinājusi paņemt cilvēku, kas man taisa visu apstrādi, tā kā gan Lightroom un to, bet es sapratu, ka to Lightroom es nevaru, tāpēc, kad tur ir tik daudz kreatīvais elements tajā, vai es viņu taisīšu varbūt, jo dažreiz man uznāk, kad es nezinu, bilde ir normālā ekspozīcijā, un tad es viņu uztaisu riktīgi tumšu, un tur parādās kaut kāds tagad, šeit būs šis gaismas elements, kā šis centrālais kompozīcijas objekts, un man vajag to bildi tādu, nevis kādu viņa bija realitātē. Vai arī jautājums ir, kurš būs melnbalts un kurš būs krāsains. Nu, to jau neviens manā vietā nevar izlemt. Un mēs mēģinājām, bet mums nesanāca. Bet es biju mēģinājis, jā. Bet, jā, tas retušs, man liekas, tas tāds safe kādam citam iedot, jo tas ir tāds ļoti mehānisks darbs, ka tur ir viens un tas pats, tur nav šis kreatīvais elements, tā teikt, vairs nav, ir izņemts no tā, tāpēc tur man palīdz, jā, jo tad būtu stipri ilgāka. Jā. Tad gan būtu gaidīšana pa pusgadu droši vien, kamēr iziet visam cauri. Nonāc pie tā palīga, tāpēc, ka tev vienkārši, nepatīk tos pašai tās visas tās sīkās lietas. Man vairs nebija īsti laika. Laika vajag aizņem, jā? Okay. Jā, tas aizņem daudz laika, un es tiešām identificēju, ka tas ir tas, ko es varu izņemt, ko es varu atdot kādam, ka no tā rezultāts nav, ka viņš nav ietekmēts. Man ir ļoti svarīgi, kā lai šī bilde ir ka tur ir kaut kāds tas radošums, tur ir tas mākslinieckais elements, un šis nemaina to. Tāpēc es jūtos droši, ka to es varu uzticēt kādam citam. Un plus man arī Čavani Anni ir superīga. Mums ir ļoti labi izveidosies ļoti tāda forša sadarbība. Mēs jūtam to dinamiku, cik ātri ko vajag izdarīt un kā. Un tad, jā. Tad tu sanāk, tu sakrāso, atdod viņai? Jā, es sakrāsoju, jā, es izdaru visu tīri tā, kā tā bildē vizuāli ir, tad varbūt tās, ja tur ir kaut kādā situācijā, kaut kam īpaši jāpievērš uzmanība, kaut kāda dzimumzīme, kur nedrīkst noņemt. Jā. Un tad mēs norunājam, kas un kā, un tad laižam. Jā, tad viņi izdara, sūt man, un tad es vēl pārēju visam cāru, būtu tas kaut kāds krops, kaut kur pamainu, kaut ko tam līdzīgu izdaru, un tad jau tikai pēc tam dodu klientam. Okay. Double trouble. Jā, tā ir. Bet, forši, kad tu nonāc līdz tādam brīdim, kad, jā, tu saproti, ka es varu atļauties to palīgu, optimizēt savu darbu, lai man, kaut kādā brīdī jau forši vispār. Tā kā, labi, es esmu šito domājis, vienkārši es atceros, es biju, varbūt es negribu Valtu Kleinu kaut kādā ziņā, varbūt es kaut ko sagrozīt faktus. Viņš tāds cienījams fotogrāfs manās acīs, bet es atceros, es pie viņa bijis uz pāris fotosesijām kā palīgs papozēt arī ar rokām savām tur kaut kādās reklāmās, un tad man patīk, kā viņš es jau neapstrādāju bildes, tā kā es safčēju, atdod. Viņš saka, tur tagad kā viņš teica, tagad mūsdienās tik daudz tās prasības, tik sarežģītas, man taču nav laika mācīties to visu. Tur tā kā, tik tālu tas ir aizgājis. Varbūt viņš tajā brīdī tikai to atbild, tagad viņš domā citādāk, kā cilvēkiem tās domas mainās.
Bet jā, nu tā. Bet viņš tā kā deva kaut kādam citam cilvēkam to retušēt Nu, tālāk, vai kā, arī? viņš uzstāda visu to bildi, nofošē bildi, bet pārējā no acīm redzot, viņam ir atstrādāts tas viss, viņš dod vienkārši apstrādāt. Nu jā, apstrādāt krāsas. Es vienkārši neticu, ka kāds vienkārši atdod patiešo izmanto to bildi tālāk. Ka tālāk ir kaut kāda komanda. Viņam vienkārši aizmugur ir tie cilvēki, gan jau, ka krāsas retušē, un tad tālāk arī vispārējais izdarīja. Tā kā, kad viņš saka, es tikai fočēju. Nē, bet īstenībā pamatā jau kāzu industrija, tas ir tas unikālais kaut kādā ziņā. Nu, arī tādu portretu, varbūt tās gaidības aizsīs tas viss, kad mēs esam tāds unikāls, tāda persona, ka mēs daram visu. Atkal, ka mēs visi tas atmiņas, bet arī tieši tā, un arī viss tas retušs, un kā mēs atdodam visu to klientam, visu mēs daram paši, tas ir tā pieņemts. Bet tieši tā, kaut kādā citai fotogrāfijā ļoti bieži ir fotogrāfs ir atsevišķa profesija, un tad ir retušētājs atsevišķa profesija. Un tāpēc, jā, mēs esam tādi one trick pony uz visu. Tu kā, kad jūs tu organizējās tās kāzes, respektīvi tā komunikācija, tu apmēram uzreiz jau arī zini, kā tikai venue izskatīsies, kur tiks tā gatavošanās notiek, vai tu kaut kādas lietas tur sagatavo iepriekš, lai tev ir, lai tavs redzējums būtu tāds, kāds tu gribi. Respektīvi, tas bilžu iznākums ir tāds, kāds, vai arī, tu tur aizbrauc, apmēram tu zini vietu, un tad, aizbrauc, pagrabā jāfočē no sērijas gatavošanās. Jo man vienkārši tā ir bijis, tā kā aizbrauc, un tur tā vieta, kur, Līgo krāsojās, jā, tur no rīta gatavojās, tur vienkārši pilnīgs bārdaks, tur vienkārši kosmētika, tur tā grimētāja pa visu galdu, tur tā vidi kaut kad dzeltenas gaismas, drausmīgi. Kā tev uzreiz, teiksim, kā tu tiec galā, piemēram, ar tādām situācijām, vai tev nav tāds gadījies? Tev viss ļoti skaisti. Nē, ir gadījies, protams, visas situācijas ir bijušas, bet man ir vairāk tā mana filozofija ir tāda, ja tas ir tā, kā tur bija, tad tas ir, kur es bildēju. Tad es nemēģināšu tagad izlikties, ka mēs esam noierējuši Radissonā penthouse. Nē, tas nav kā šīs kāzas notiek. Ja tur ir... Protams, ja tur ir, nezinu, kaut kāda fluorescentā gaismu ar miksu no dienas gaismas, un man tur visi zaļie un zilie toņi ir all over the place, protams, tur būs bišķietiņ jāiesvīst, kā to kaut kā. Un arī jāiesvīst tādā ziņā nevis, lai to izmainītu vai kaut kā padarītu stipri labāku. Varbūt, cerams, varbūt to vienu no gaismām var izslēgt. Ne jau dienas gaismu izslēgt, bet to otru. Tad tajā mirklī man vienkārši tas mans mērķis pārvēršās uz to, ka, kā es varu šajā situācijā visticamāk Līgavu parādīt visveiksmīgāk šajā vidē. Es nemainīšu vidi, jo tas ir tas autentiskais, kas tajā dienā notiek. Un es esmu kāds fotogrāfs, manuprāt, manā redzējumā, un kāds es vēlos būt kā kāds fotogrāfs, ir, lai es esmu tāds patiesības teicējs kaut kādā ziņā. Es esmu izgudrojusi pati sev žanru. Es saucu savu fotogrāfiju par optimistic reality. Kad tas ir kā bija, bet tāds višķītiņ tā, varbūt pozitīvāk nekā ir. Optimistic reality. Un tas ir tas, kā arī es gribu nofotografēt jebkuru vidi. Es neizlikšos. Kāpēc ir šis koncepts, kad kāzu rītam Līgavai jābūt tādam tīram, baltā vidē? Tas ir arī, atkal tas ir kaut kāds tāds industrijas koncepts uztaisīts, ka tas ir tas, kā tam ir jāizskatās. Bet realitātē tā nekad nav. Un tieši caur to haotisko vidi ļoti bieži var tieši atrast kaut ko tādu fotogrāfisku ļoti interesantu. Kaut ko, kas ir, kur veidojās stāsts iekš vienas bildes. Kad mums ir ļoti tīra vide, būs ļoti grūti uztaisīt aizraujošu, interesantu kadru, kur var uztaisīt stāstu. Un, manuprāt, tiešām tāda amazing fotogrāfija ļoti bieži man uzrunā tieši tajās bildēs, kur ir šis viens stāsta elements iekš viena kadra. Un tādā baltā kubā tu to neizdarīsi. Tā ir, jā. Varbūt kaut ko var izdarīt, bet es sapratu, bet tas mans approach ir vienkārši, kad adapt. Jā.
cepties nav jēga. Un pat, ja tu cepsies, ko tu tagad bojāsi līgavainim dienu par to, ka tagad tev tu esi pagrabā. Netak. Vienkārši tu esi profesionāls, tiec galā. Un tad vai mēs tagad meklējam kaut kādu dzipspūdzi, vai mēs mēģinām izslēgt kaut kādu lieko gaismu, lai mums tagad ir kaut kā patīkamāk tā situācija kamerā vai kā, bet, risinam un viss. Un tāpat mēs jau tur nebūsim, cerams, visu dienu. Tikai to stundiņu un pēc tam jau iesim tālāk. Par profesionalitāti runājot, jautājums skan šādi. Kas tavuprāt ir profesionāls fotogrāfs un kurā brīdī fotogrāfs var sev saukt par profesionālu? Kas ir profesionāls fotogrāfs? Pagaidām jāpadomā. Varbūt tās fotogrāfs, kurš īstenībā tiek galā ar to pagrabu. Tas, kurš tas atnāc uz to pagrabu, un tu vari uztaisīt kaut ko, kas ir patīkams tajā situācijā. Es domāju, tas ir profesionāls fotogrāfs. Kad tu tagad vari radīt fotogrāfiju, kas ir kvalitatīva, vizuāla, ka viņu ir patīkami skatīties, jo man liekas, gribot, negribot, fotogrāfijā ir kaut kāds tas estētiskais elements. Jā. Un ka jo viņa nav estētiska, tad vai viņa ir speciāli, tad tāda groteska tāda, kad tu viņu nepatīk, ja viņa nav patīkama skatīties, tad kāpēc kas ir tas message, kāpēc tu mēģini viņu uztaisīt tādu nepatīkamu? Tad tur ir visticamāk kaut kas cits, bet kā uz fotogrāfijā mēs nemēģinām to izdarīt, mēs mēģinām izdarīt, lai tas ir tā patīkami skatīties. Tāpēc, ja tu esi iemests tādā drausmīgā situācijā, vai tas ir vizuāli, jo varbūt telpa nav, varbūt tās, tāda, kā tu biji iedomājies, varbūt ir slikti gaismas apstākļi, varbūt tās ir vienkārši kaut kāda spriedze vidē, jo man liekas arī, tur ir tāda arī niša, kur ir kaut kāda tāda profesionāla kāzu fotogrāfa atslēga arī šis komunikācijas elements, man liekas, kāzu fotogrāfijā ir ļoti svarīgs. Tev ir jāsaprot nianses cilvēku attiecībās un arī kaut kādā ziņā arī jātiek ar viņām dažreiz galā, tajā saspringumā, emocionālajā saviļņojumā. Bet es domāju, pamatā profesionāls fotogrāfs ir tas, kurš var tikt galā ar situāciju. Ar to pagrabu, jā. Ar to pagrabu, jā. Ar pagrabu, jā. Drekur, tu sanāk, esi Latvijas kāzu fotogrāfijas asociācijas valdē. Kā tev šķiet vispār, kāds līmenis Latvijā ir kāzu fotogrāfija? Tiešām. Ļoti konkurētspējīgs, jā. Nopietni. Man liekas, mums mazajā Latvijā, man liekas, mums ir tāda pasaules līmeņa fotogrāfija. Ja mums vienkārši būtu cita auditorija, mēs būtu Amerikā, mums vienkārši tik daudz fotogrāfiem būtu, ka 100 pār 1000 sakotāji. Ja tas ir tas rādītājs, kā mēs mēram to kaut kā to popularitāti, mums tiešām ir fantastisks līmenis Latvijā. Un es to nesaku kaut kādu, es nezinu, tāpēc, ka es esmu valdē, es tiešām to redzu un ticu, ka ir tik daudz fotogrāfu, kas bildē vienkārši amazing. Caur gan fotogrāfiski, gan arī kā viņi komunicē ar savu klientu, gan vienkārši kā cilvēki, kādi viņi ir. Latvijā ir nenormāli labs līmenis. Jā, man liekas, ne tikai, es gribēju tavu viedokli tieši par to kāzu fotografiju, tu tur vairāk tā kā apgrozies, bet man liekas arī kopējais līmenis. Arī daudz citos novirzienos ir ļoti augsts, ja tu brīžiem es tur to gadu laikā, cik es tajā Instagramā tur darbojies, vienkārši skaties, un tev liekas, kad tas līmenis ir tik augsts un prieks skatīties. Un nāk aizvien jauni, un tad tu domā, ko tu esi tur vecais. Jā, vai ne? Nekas viņa arī tā domās pēc 10 gadiem. Vai ne? Redz, daudz gadu garumā strādāt ar dažādiem pāriem, dažādos varbūt tev droši vien, tos var saukt par kaut kādā ziņā par projektiem. Katrs kāds ir tāds viens liels projekts. Vai tu esi kādreiz domājusi, kāds būtu tāds sapņu, tāds projekts, sadarbība ar kādu, ko tu gribētu tā kā kādreiz īstenot?
Nē, jo tas būtu jocīgi. Okay. Jo tie ir pāri. Tas jau nav... Bet varbūt tās vispār varbūt fotografijā kā in general, negluži kāds fotografijā. Okay. Jā, jo kāds fotografijas īsti neredzu. Nē, varbūt tās... Nē, es redzu, varbūt tās kādam varētu būt kaut kāds tāds ambīcija, nezinu, fotografēt kaut kāds tāds slavens, atpazīstams cilvēks vai tā, bet man ir nulle interesi tajā līdz ar to... Tāpēc kaut kādā tādā kāzu vidē es neredzu sevi, kas ir tas, ko es tagad maģiski gribētu baigi nobildēt. Bet tādā fotografijā kā tādā es gribētu daudz vairāk iet tieši šajā izglītības jomā un attīstīt šo veidu, jo, manuprāt, Latvijā nav īpaši laba fotogrāfijas izglītība. Es nezinu, kā es to izdarīšu, bet tāds, ja es redzu sevi tādā pensijas vecumā, vēl ik pa laikam būt tā cool pensijas fotogrāfa, kas fočē vēl arī kāzas, bet es gribētu, kaut ko attīstīt fotogrāfijā. Jo, klibo Latvijā tā fotogrāfijas izglītība, tādā ziņā mums ir iespējas, bet ir kaut kādi tie kursi, ir ISSP, ir arī, man liekas, Stradiņos ir vai nav, vai beidzies jau ir tas, kur ir vēl, bet neko baigi labo es nav dzirdējis par viņiem. Tāpēc, man liekas, kultūras koledžā arī kaut kas ir, bet es nezinu arī tur man nav informācijas. Risebā ir kaut kāds tur vizuāla mēdī, kaut kas es negribu samalot. Es arī saprotu, ka tas nav tā vienkārši atrisināms kaut kādā ziņā arī, jo tas ir, ja nav šīs izglītības, nav šie arī pasniedzēji pēc tam, kas var pārņemt, tas ir tāds ritenis kaut kādā ziņā. Tā problēma nevar tā vienkārši atrisināties. Un es arī nesaku, ka es tagad taisīšu vaļā fotogrāfijas universitāti. Vēl nē, you never know, one day dream big, bet es gribētu daudz vairāk iet tieši izglītības jomā, dalīties ar to savu pieredzi, vai šobrīd es šo redzu tāpat turpināt šo savu iesākto, vai tās ir meistarklases, vai sākt kaut kā tādu lielāku kursu, es nezinu, kaut kas, es vēl neesmu nostabilizējusies savā viedoklī par šo. Bet tāds lielais projekts, es varu iedomāties, es vienkārši varu iedomāties sevi tajā vidē, jo man patīk. One day. Jā, forši. Nu ko, laižam gaisā skatītāju jautājumu rubriku, kā tu teici, jautājumu no zāles. Pirmkārt, paldies visiem tiem, kas ir iesūtījuši jautājums. Vienmēr ļoti jauki saņemt atgriezenisko saiti no klausītājiem un skatītājiem. Jā. Uzreiz atvainošos tiem, kuru lietotāju vārds es varu iespējams nosaukt nepareizi, jo sagādā brīžiem grūtības man tas. Bet ko, laižam, tas gatavs? Yes. iWorks fotos, Otos Trasts jautā tev, kāds ir tavs hacks, lejas brīžiem, kad liekas, ka viss ir ne tā, kā gribās, kā atgūt rozā brilles. Tā kā tas droši vien ir tad, kad tev ir tas zemais punkts. Kad tev besī tas, ko tu dari, un sāk kaut ko pa jaunam. Kā tikt ārā no bedres. Tā es sapratu. Es domāju, paņemt pauzīti, neskatīties, ko dara citi. Ļoti palīdzēs. Ļoti palīdzēs. Tā kā atsakot, ja nezinu, ja tu esi kāds fotogrāfs un tev besī viss, un viss ir slikti, vienkārši atsako visiem kāds fotogrāfiem, kam tu sako Instagramā. Tas būs amazing, cik ļoti uzlabosies dzīves kvalitāte nedēļas laikā. Bet paņemt pauzīti un tā kā ļaut sev pabesīties. Ka tas arī ir normāli un tas tāds normāls process. Atsakot, neskatīties, ko dara citi un saprast, kāpēc vispār tu sāki to darīt. Kas ir tas pirmais sākotnējais dzinējs, kas tev lika fotografēt to, ko tu fotografē. Un tad saprast, vai tas ir, vai tu joprojām gribi to bildēt, bet varbūt tiešām ir laiks kaut ko mainīt. Un arī tas var būt. Nevis varbūt, bet tā arī ir pieņemama atbilde. Bet, ja mums ir pārāk daudz kaut kāds tāds knuģoņa tāda informācija galvā, man liekas, tad ir ļoti grūti pieņemt šo lēmumu. Tāpēc es saku, atsakojiet un neskatīties sociālos, uzlikt kaut kādu aplikāciju, kas te uzliek bloku sociāliem uz nedēļu. Un man liekas, tas būs
pēkšņi pēc nedēļas kaut kā atbilde intuitīvi sāks parādīties. Jā. Jo tā informācijas pārpagātība, man liekas, viņā ir grūti uzticēties savam lēmumam. Nu jā, tu skaties uz citiem, varbūt tās, nezinu, tu sāc salīdzināt sevi ar citiem. Protams, tu sāc salīdzināt. Tev liekas, ka tu esi sliktāks. Un visiem citiem ir tik krūti, un tev nav. Jā, un es nezinu, brīžiem es dažkārt vienkārši, man ir tā brīvdienu kameriņa aizērga, brīvdienu kameriņa pabildēt kaut ko ārā, vienkārši. Teiksim, nevis tur kaut kāds tur bangers vai kaut ko vienkārši, nezinu, izbaudīt bildēšanas procesu. Tas ir tā viegli. Kaut ko tu vienkārši tev kaut kas izbrīna, nobildē, kaut ko tur tāds, kaut kā sevi tādā veidā. Bet arī, jā, kā tu saki, paņemt pauzi, darīt kaut ko citu. Jā. Nezinu, iziet ārā. Satikt cits cilvēks. Nezinu, aiziet terasītē, pasēdēt vasarā. Jā. Nezinu, kaut kur mežā pastaigāties ar riteni, pabraukt vai vēl kaut ko. Tas tāds foršs veids, kā sev tā kā akal izdabūt no tās bedres, ja tu tādā esi nonācis, protams. Nu ko, mācam tālāk. Kaspars Breidaks jautā, vai ir kāds nenobildēts kadrs, kuru nespējāt aizmirst? Respektīvi, tas ir droši vien kā domāts tā, ka kaut kas ir palaists garām, bet... Es tagad domāju... Man ir ļoti slikta atmiņa uz šitādām lietām. Tas ir līdzīgi, kad jautā, vai ir, kas ir kaut kāds tāds crazy notikums kāzās, kas ir bijis, es nekad neatceros. Gan jau, ka ir, bet es neatceros vairāk. Un līdzīgi šeit, man ir intuitīvi, man nav uzreiz tāds atbildes, ka jā, man ir šī sāpīta, ka man ir kaut kāds kadrs palicis pāri. Palicis dzīvajā, kurš nav noķerts. Bet es domāju, ka gan jau, ka ir bijusi tā situācija. Bet man ir pārāk īsa atmiņa uz šitādām lietām. Es nespēju viņas atcerēties. Man liekas, man... Bet tas ir izcils jautājums. Un man liekas, tas man šis jautājums tagad mocīs. Es mēģināju, ja es atcerēšos, es uztaisīšu storiju par to. Jo es tad, kad ieraudzīšu... Es ietegošu, kad es atcerēšos. Jo es, kad skatījos uz to jautājumu, lasīju viņu, un es domāju, savu pieredzi, un man liekas, ka vienīgais, ko es varu iedomāties, ir kaut kāds dabas skats, kad es esmu bildējis kaut kādās, nereāli tur episkās vietās ārpus Latvijas. Starp citu, man īstenībā personīgi, jā, es varu vienu momentu, bet tas bija apzināti, es nebildēju neko. Es atceros, mēs bijām aizbraukuši bildēt Alpus. Kemperī nedēļu laikam nodzīvojām. Braucām tur caur Šveici, Austriju, Itāliju, un tad bija tas Lāgotas Brajas ezers, tas slavenais Instagram. Es nezinu, tagad tur tikai turisti brauc vairs. Es esmu tur bijusi, man ir bilde tur, viņš ir tieši tik skaists. Viņš ir nenormāli skaists, un es atceros, mēs atbraucām uz turieni, bija apmācies laiks, sniegs, viss tur slikti, nekas labs nav. Un tad, pagrabā, tu esi pēkšņi pagrabā. Tu esi pēkšņi pagrabā, un tagad tas bija vakars, mēs piebraucam pie tā ezera ar to kemperi, izējām tur, apskatāmies, kas tur pie tā ezera ir. Vakars, nobildējam tur kaut ko pa nakti, tur zvaigznes, tas viss, un es atceros no rīta, pēc pamostamies, spīd saule, uztaisam tur kafiju, aizējām līdz tam ezeram, un es atceru, tur tāds akmens liels, un es uzkāpu uz tā akmens, es tā kā apsēžos, es skatos uz tiem kalniem, un tā sajūta ir vienkārši, es nezinu, man tik ļoti spilgta atmiņā paliks, tu jūties tik niecīgs tajā pasaulē, bet tas ir tā burvība, tā brīža bija tā, ka tā kā tur spīd tā saule aiz tiem mākoņiem, jā, un tur tā sajūta, ka tu pie tā ezera, tur vēl nav daudz cilvēku, jo visi tie turisti vēl, kamēr viņi tur, tas agrs rīts. Un tas bija tik fantastisks brīdis, tā kā, es nezinu, vai tur kaut kāda atziņa pie manis atnāca, bet vienkārši tas, ka tu jūties, tā kā tik mazs tajā pasaulē. Un tās problēmas ir tik niecīgas īstenībā, viss tas tāds foršs tas brīdis bija, un tu sēdi, vienkārši tā saulīt vēl spīd, zin kā, tas, man liekas, tāds pavasarīgais kaut kāds sēdi un tik labi, un tas bija tas foršs moments, bet, ir gan jau, ka bijuši arī vēl kaut kādi tieši tajos. Bet es tagad priecājos, ka tu nenobildēji. Bet man arī nebija, jā, es varēju it kā bildēt, bet es negribēju. Bet vai tas būtu palicis tik spilgt atmiņā šobrīd, jo
tāpēc, ka tev nebija tās kameras, varbūt tas tev ļāva to mirkli, tā riktīgi, tā, kas sevi uzsūkt. Un tu tagad viņu tik garšīgi izstāstīji, kas pilnīgi vizualizēja. Vai ne? Jā. Forši, tas man tāds no manas puses palicis tāds spilgt atmiņā. Ok. Skaisti. Jā. Toms teica, čau Tom, Tomam ir 2 jautājumi. Ko tu ieteiktu fotogrāfam, kam jau ir kāda pieredze, bet to visu grib pacelt tā kā nākošajā līmenī un mesties full-timā iekšā fotogrāfijā? Fotogrāfijā in general? Tā kā droši vien, kad pamest, droši vien iet prom no sava esošā darba un mesties iekšā fotogrāfijā. Iet un darīt. Nedomāt, nesēdēt savā galvā pārāk ilgi, pasēdēt bišķītiņu, izdomāt, bet tiešām tā, kad izdomāt. Nevis, man liekas, ka, ja tas nav mūsu tāds pilnlaika darbs, mēs bišķītiņu, mums ir tāda hobija attieksme nedaudz kaut kādā pakausī. Bet, ja pēkšņi tas ir mūsu darbs, tad arī mēs metamies viņā iekšā. Mēs saplānojam, pirmkārt, cik mums vajag nopelnīt mēnesī, lai mēs varētu dzīvot minimāli un cik mēs gribētu dzīvot optimāli. Yeah. Un we go all in. Un fotografēt daudz. Un Latvijā, manuprāt, ir šī fantastiskā iespēja, ja tu tiešām labi fotografē. Un to var un jebkurš var labi fotografēt, vienkārši praktizējot. Vai ne? Tu tiešām vari sasniegt Latvijā lietas, jo mēs esam diezgan maz. Mēs esam daudz labi fotografi, bet mēs esam diezgan maz tomēr. Un es ticu, ka darba pietiek visiem. Īpaši tagad, kad tas jau ir kaut kā 10 gadus, ka tā jau ir bijis, bet tā progresīva iet tikai uz augšu, kad cilvēkiem vajag fotosaturu, vajag to vizuālo saturu. Līdz ar to, ja tu dari savu darbu labi, un tu ej viņu dari un praktizē, un you put yourself out there, es nevaru iedomāties, kā tas noiet greizi. Ja vien tu neesi vienkārši drausmīgs cilvēks komunikācijā, tad sorry, then that's your own fault. Bet, darīt labi un komunicēt sakarīgi ar cilvēkiem. Man ir ieteikums arī tādiem, kur ir drausmīgi komunicētāji, kuriem varbūt besīgi komunicēt ar cilvēkiem. Ir tāda lieta kā stock fotografija, kur visiem liekas, kad tur grūti, kur vispār ir viegli, tā kā nekur nav viegli, bet tur tev vispār ne ar vienu nav jākomunicē, tu organizējies pats no A līdz Z. Risinājums pat šim variantam. Jā, tātad, ja nebūs viegli, bet tu vari fočēt. Tagad arī, jebkur kamera filmē, tagad video saturs ir topā, tā kā vienmēr var atrast kaut kādas veids, kā nopelnīt ar fotografiju, monetizēt savu hobiju, teiksim tā. Ļoti labi. Tieši tā. Ļoti labi. Ok, vēl viens jautājums no Toma teiča. Vai Līgavām LV, Precos LV un šādi saiti palīdz iegūt klientus? Vai varbūt ir kāds labāks veids? Jā un nē. Man liekas, Līgavām un Precos var palīdzēt, bet tas nedaudz varbūt atkarīgs no tevis paša, cik daudz to ar šiem portāliem un izdevniecībām, viņas nav īsti izdevniecības, bet ar šiem drukas mēdījiem, kā tur viņiem komunicē, cik daudz tu iesaisties. Man nāk katru gadu arī kādi klienti no viņiem, bet tas nav noteikti mans tāds pamat avots. Bet priekš manis tā ir tāda sadarbība, kas parāda arī, kaut kādā ziņā, tas ir tāds kā saturs, fotogrāfijas saturs manā redzējumā, kad es gribu parādīt savus darbus, es gribu, tā ir kaut kā tāda vienkārši, industrijas lieta, kas notiek, un tad, ja tu esi tajā vidē, tad gribās arī, lai tu esi tajā vidē. Līdz ar to, bet bez viņas, man liekas, var iztikt. Nav nepieciešams nav obligāti jābūt šiem profiliem šajos divos portālos, kās portālos, lai kaut kā pierādītu to, ka tu esi fotogrāfs. Līdz ar to, es domāju, ja tas ir tādā sākuma karjerā, vai tas ir baigi nepieciešams, es domāju, šo naudu var investēt varbūt tās
Instagram ads. un tad varbūt tās tur tā, ja ir uztaisīt veiksmīgā Instagram reklāmu kampaņa, es pieņemu, varbūt tās varētu būt lielāka atdeve nekā uzreiz iesaistoties tur, jo tur tomēr ir konkurence, tur ir citi fotografi, ar kuriem tu tiešā veidā konkurē. Instagram reklāmās tu var tomēr kaut kā to nišiņu tur kaut kā saprogrammēt, lai tur, viņi rādās kaut kā tā veiksmīgāk. Jā, tāpēc, jā. Nezinu, atbildēja, neatbildēja tā. Vajag Latvijas kādas fotografu asociācijā mēģināt tikt face control iziet. Jā, ja iziet face control, tad noteikti var nākt pie mums uz asociāciju, bet tur ir jābūt, tur ir kaut kāda minimuma skaitam jābūt nofočētam, tur nevar tā zaļš gurķis, tur nevar gluži atnākt vēl. Cik nepieciešams? Minimums 20. Tur ir jāiesūta... Vēl kāds brīdis, laikam, būs jāpasvīst. Jābūt vismaz 20 kāzām nobildētām, jo tur ir jāiesūta portfolio, un tur ir jābūt 3 kadriem no katrām 20 kāzām. Līdz ar to tur nevar nošmaukties. Un tur kaut kādā ziņā tas ir, lai to parādītu to, ka tu vari... Nevis tikai to, ka tu esi nobildējis tās 20 kāzes, jo tu esi nobildējis 20 kāzes, bet tu to esi izdarījis švaki. Jā. Tad mēs tev dosim padomu, kad vēl bišķītiņi varbūt ir kaut kur jābūt izaugsmē, tur kurā reģionā jābūt tā izaugsmē. Tas arī nav garanti, ka tu, es esmu 20 dabūjis, tad uzreiz es stājos iekšā. Tur jābūt face controlam, tomēr vēl jāiziet papildus cauri. Jā. Okay. Laišam tālāk. Dina Ozola jautā, čau, kas tev bija visgrūtākais apgūstot fotogrāfiju? Paldies. Apgūstot fotogrāfiju, atkal es neatceros, jo man ir trausmīga atmiņa. Man ir ļoti laba atmiņa uz sejām. Es, kad esmu kaut kur pilsētā un es redzu kāzu viesus, tā kā pilsētā, es tā kā atpazīstu viņus, jo es vienkārši tavs seju es esmu redzējis, man reiz ir ieprintēts manās smadzenēs. Es arī vārdus neatceros, un sejas ļoti labi atceros. Un sejas es izcili atceros, un es jau zinu, vienkārši atkāpi no jautājuma, bet, nezinu, situācijas esmu kaut kādā kafejnīcā, un tā, es redzu, ka tur sēž blakus kāds, un tur es redzu, ka arī cilvēki man, teiksim, atpazīst vai kā, un tad es arī pasaku čau, un es saku, jūs tur bijat tādos, un kā, un man vienmēr tur cilvēki prasa, kā tu atceries? Pirmkārt, vienkārši kaut kā atceros, bet arī otrā lieta cilvēki, ko viņi, tā kā neiedomājās, ka es jau pēc tam vēl datorā uz viņiem skatos. Un tad jau pavisam tā seja ir tā kā iedzīta iekšā manā galvā. Bet man ir slikta atmiņa uz kaut kādām, teiksim, lietām, kas man bija grūti skolā. Gan jau kaut kas bija, bet es tagad es vairs tā īsti neatceros, kas bija tas grūtais skolā. Bet es varu pateikt, es ļoti apzinos, kas ir šobrīd man ir grūti. Ko es vienmēr ļoti mēģinu piedomāt, ka es esmu kāzās, kad man ir ļoti grūti, tāpēc, ka es to daru jau tik ļoti ilgi, ir grūti neieslīdēt kaut kādā ērtajā formulā. Jā. Jo kaut kādā ziņā ir ērti tagad pirmais skūps vienmēr ir klasiski šāds. Es nezinu, līgavas pucēšanās vienmēr klasiski ir kaut kāds tur viens kadrs vai otrs kadrs. Ir ļoti viegli ieslīdēt tajās kompozīcijās, kuras tu zini, ka vienmēr izdosies. To ir grūti izdarīt, un arī grūti ir atredzēt kāzu fotografiju. Jo, ko es ar to domāju, kad... Tas ir līdzīgi kā tas mans padoms, kad neskatīties, ko citi dara. Un, kad tu skaties, ko citi dara, tu gribot, negribot, tev tā informācija nosēžās, un tu kaut kā sāc viņu atdarināt. Yeah. Tas, man liekas, notiek kaut kādā neapzinātā līmenī. Un tad bija kaut kāds periods, kad industrijā bija tādi ļoti izteikti trendi, vai tur, nezinu, kā tie konti visi Instagramā, nezinu, tur visi tie Junebug Weddings, kas ir tādi, super populāri pasaules slaventie Instagram konti, kur rāda visas skaistākās, vistrendīgākās, visfantastiskākās kāzas, un tu uz viņām skaties, un gribot, negribot, tu gribi bildēt, kā viņi bildē. Bet tas ietekmē, un tu saproti, vai tas ir tas, kā tu bildē? Labi, es tagad baigi aizgāju filozofiskajā. Bet tad es sapratu, ka tas ir ietekmējis manu fotogrāfiju, un ka īstenībā tas nav tā, ka es gribu bildēt. Un es gribētu atredzēt, lai man nav šīs informācijas galvā, lai es varētu fotografēt patiesi tai situācijai. Jā. Šis ir tas optimistiskās realitātes elements, ko es mēģinu panākt. Lai tas ir...
Jā, lai tas ir tā kā skaisti, bet skaisti tādā izpratnē, ka tas ir tā estētiski, to ir patīkami, uz to ir skatīties, bet lai viņā ir šis realitātes elements un ļoti kaut kādu laiku šī kāds fotografija, kas bija tāda ļoti lielā tādā popularitātē, viņa bija, tur ir tāds, tas nav kā dzīve izskatās, īpaši, varbūt tas ir kā izskatās dzīve Kalifornijā, bet Latvijā ļoti reti, kad tā dzīve izskatās ar to zelta Kalifornijas gaismu un tā tālāk. Jā, tāpēc to ir ļoti grūti šobrīd darīt. Trenēt savu galvu, nedomāt kā Kalifornijas kāds fotogrāfam. Jā. Tā, labi. Tā, pēdējais jautājums. Klaids Lielbiksis jautā. Čau. Kur iedvesmojies? Kaut kur daļai mēs jau atbildējām. Daļai mēs kaut ko par šo runājām. Laikam pēdējā laikā visvairāk filmās. Man vienmēr ir patikušas filmas, tāpēc es varbūt tās man arī gribēju mācīties par to, tajā filmu industrijā gribēju iet. Bet pēdējā laikā es ļoti izteikti mēģinu iet uz kino, bet uz tādu labu kino. No offense Forum Cinemas, bet es cenšos izvairīties no Forum Cinemas un iet uz Splendid vai iet uz Kino Bizi, kur ir varbūt tāds, kino, kas ir tā saucamais Eiropas kino, vai kaut kāds tāds, kur ir, kur vizuāli es iegūstu daudz vairāk nekā varbūt saturiski. Nē, kaut arī nav taisnība saturiski, ļoti bieži tur arī sakarīgs materiāls. Bet jā, šis kinematogrāfiskais elements, man liekas, viņš ļoti labi tulkojās uz fotogrāfiju, un es jūtu, kā man rodās iedvesma vienkārši skatoties uz fantastiskām kompozīcijām. Ja es mēģinu atredzēt visu to kāds fotogrāfiju, tad man liekas, kino palīdz man tā kā pārrakstīt to informāciju manā galvā. Jā. Un noteikti kino ir tāds vislielākais. Un es tiešām mēģinu iet uz kino, lai tas ir tāds, jo mājās man nesanāk īsti tā veltīt tam laiku, un es arī gribu to pilno lielo attēlu, kas man tā ievelk tajā iekšā, tāpēc es tiešām mēģinu iet uz to lielformāta variantu. Un palīdz so far, so good. Mūzika arī, liela tāda dzīvā mūzika, tas ir tāds mans sirdslieta forever, tas man arī patīk, bet, tīri tā, ja mēs saistam to ar fotogrāfiju, tad kino ir visiem iesaku piesakoties arī varbūt tās kaut kādiem kinematogrāfiem vai arī kinokontiem tieši Instagramā, nesakot tik daudz kāds fotogrāfiem, bet kā sakot kinokontiem. Instagramā jā, īstenībā forši meklēt iedvesmu kaut kur ārpus savas nišas. Jā, nevis savā nišā, bet kaut kur ārpus jaunas vēsmas. Bieži vien, man liekas, tas var novest pie kaut kāda ļoti interesanta rezultāta. Jā, totāli. Ok, forši. Paldies visiem, kas iesūtīja jautājumus. Paldies. Bija ļoti jauki. Paldies. Un mēs mācam tālāk. Ok, es tev uzdošu vēl vienu jautājumu. Okay. Ja tu spētu ceļot laikā, un tev būtu iespēja atgriezties savas karjeras pirmsākumos, kādu padomu tu savu jaunai nepieredzējušai dot? Uzticies sev vairāk. Man liekas, un es esmu ļoti priecīga ar tur, kur es esmu šobrīd atrodos, un tas nav tādā kontekstā, bet atskatoties noteikti, es zinu, ka es varēju sev ticēt vairāk. Tā kā varēju būt pārliecinātāk par to, ka, labi, es īstenībā, man sanāk, ka tas ir ko es daru. Tās šaubas no sākuma varēja nebūt. Būtu bijis morāli arī vieglāk. Jā, tā kā ticēt sev un varbūt arī vairāk darīt. Jo, gan jau kaut kā tur dzīves apstākļi un tā, bet ja es būtu varbūt no sākuma darījusi intensīvāk, tad es būtu varbūt arī kaut ko ātrāk sasniegusi. Bet vai vajadzēja? Es nezinu. Vai vajadzēja ātrāk to sasniegt? Man tagad ir labi, kā ir. Jā, redz, kā. Arī, zin, varētu būt, bet tāpat ir labi. Jā, bet tāpat ir labi. Kas un būtu, es tagad 2 gadus ātrāk kaut ko savādāk izdarīju. Ko tas īsti atrisinātu? Nav jau ko īsti risināt. Vislabāk, bet tie tā morāli varbūt tās kaut kādai tādai pašapziņai. Pat ne pašapziņai, nē. Bet... kad tajos sākuma gados varbūt bija tāda paškritika un tā neticēšana sev.
Un tas varēja vienkārši nebūt, jo tas nav patīkami. Un tad tas varēja nebūt. Bet vispārējais ir ok. Forši. Labi atbild. Nu ko, varbūt tās no tevs pēdējais kaut kāds novēlējums skatītājiem, klausītājiem, pēdējie vārdi, var kādam sveicienu nodot. Sveiciens vīram. Man liekas, ja es nebūtu... tā kā ja vīrs man nepateiktu, iet mācīties fotogrāfiju, tad es točnu nezinu, ko es darītu šobrīd. Tāpēc sveiciens vīram. Viņš nerunā latviski. Hey, honey. Hi. I'll tell you about it later. Jā, bet kaut kāds tāds padoms ir vienkārši fočēt. Nedomāt un fočēt. Jo vairāk fočēsim, jo labāk mēs būsim, jo vairāk mums darba būs, jo vairāk mums būs tie piedāvājumi, jo vairāk mēs varēsim kontrolēt, cik daudz mēs strādājam un sasniegt kaut kādu to dzīves un darba to balansu. Bet tas viss ir tādā, man liekas, prasmju, tās prasmes ir tāds slēga. Tāpēc mans ieteikums droši vien ir fočēt. Fočēt vairāk. Jā. Nu, ko labi, no sevis es tev varu novēlēt veiksmīgu jauno sezonu, kas tuvojās. Paldies. Jā, noteikti attīstīt to savu workshopu arī. Tas tāds labs plāns B. Un droši vien, kad veselība un labu garstāvokli. Jā, kā bija viena... Inese, bet viņa tagad, Dievs, viņai agrāk bija uzvārds Liepiņa, bet tagad viņa ir, es atvainojos, Brieža, nē, es negribu, Instagramā ir žurnāliste, kur, kauns tagad, ka es uzvārdu, man ir slikti ar tiem uzvārdiem, viņai ir fantastisks vēlējums vienmēr, man ļoti, ļoti patīk, laimi, mieru, avokādo. Tieši tā, laimi, mieru, avokādo. Ar jums bija podkāsts Fotogrāfa sarunas, es, Aleks, un šodien pie manas studijā Inta Lankovska. Paldies tev. Yes? Jā. Paldies visiem. Paldies. Čau, tiekamies.